Radars. Un esiet sveicināti podkāstā Radars. Ar jums šodien kopā, kā jau parasti, ir Opčiks. Mums ir šoreiz Mo, nevis Mota. Mo. Šodien mums būs Mo savu iemeslu dēļ. Un, Tas pastāst tos iemeslus. mums ir ļoti daudz jaunumu, par ko mēs varam parunāt, ļoti daudz lietas. Bet es gribu iesākt, man liekas, ar vienu mazu stāstu, pirms es piesaku mūsu šodienas viesi. Es domāju, kā labāk to noformulēt. Bet man ir tādi tā kā wow momenti, priekš manis kaut kādi riktīgi foršie. Un viens no tiem momentiem man bija tāds, kad kādreiz Radio 5 bija tāds raidījums Cita domnīca, kur mums bija tā kā liels fans. Un šeit svarīgi pieminēt arī to, kad man ļoti tuva ir aktieru māksla, par ko mēs arī daudz runāsim šodien. Un tas krūtais moments tur bija tas, kad es ļoti sakoju tam raidījumam līdzi, un tad sanāca tā, kad kad viņiem bija pēdējais raidījums festivālā Lampa, man uzaicināja tur spēlēt, un tad man kā ķīpa aktieri, man bija riktīgi krūti, ka tā kā, wow, es kind of kā aktieris ar savu hobiju uzstājos tā kā vienā no maniem mīļākiem raidījumiem, tas tāds, riktīgi nice. Un kāpēc es to stāstu, man liekas, ka tagad tas nonāca līdz tādam vēl vienam wow momentam, jo mani var palabot, bet man liekas, ka ziemā iznāca tāds seriāls kā... Kāds bija seriāls? Kur tu filmējies? Kur tu filmējies? Seriāls. Kam tagad otrā sezona? Būs otrā sezona, bet bet pirmā sezona, kā to seriāls sauc? Nelūgtie viesi. Jā, Nelūgtie viesi. Iznāca seriāls Nelūgtie viesi. Man viņš nereāli iepatikās. Es viņu ļoti daudz skatījos. Es tieši biju Somijā. Vajadzēja kaut ko latviešu. Nelūgtie viesi. Riktīgi iepatikās. Riktīgi forši. Un tad šodien man sanāca tā, ka man tad nāk otrā sezona. Un man sanāca dabūt vienu cilvēku no šīs te otrās sezonas, tik daudz, laikam, drīkst teikt. Un līdz ar to, ladies and gents, Monta Kārkliņa. tāpēc mums ir viena Mo, un mums ir otra Monta. Un, lai mums nejuktu, mums ir bijuši 2 Roberti, 1 Monta, tagad mums ir 2 Montas, 1 Roberts. Actually, jā. Tas ir ļoti interesanti, bet jā, tālāk, tas ir pirmais jaunums. Vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, ir tas, kad mēs atgriežamies ar video sēriju. Ja nu kāds mūsu gadījumā skatās video versijā, ko mēs ļoti sen esam darījuši, un ja ir kāds, kurš ir skatījies iepriekšējās sērijas un tagad šo skatās, tad kāds pamanīs, ka mums ir jauna studija. Nu, ne mums, bet mēs esam nonākuši jaunās telpās, un par to es gribu pateikt. Pirmkārt, paldies ProX Creative par to, ka mēs dabujām mums uz šo brīdi jaunas mājas. Šī būs vismaz uz kādu laiku vienīgā tāda video sērija. Tīri mūsu dzīves apstākļu dēļ, bet ja mēs runājam par tādu tematu kā aktieru mākslu un tā tālāk, tad mēs domājām būtu forši atgriezties video versijā vismaz uz vienu sēriju. Un tāpēc paldies ProX Creative. Vēl vien paldies, starp citu, gribu pateikt arī Lēnai, kas man ieteica šo te. Tā ir tā pat Lēna, kas pie mums bija uz stalkeriem. Jā. Un šobrīd jūs viņai varat sekot Komēdija Latvija līdzi. Viņa ar stand-up daudz nodarbojās, bet šodien ne par Lēnu, šodien par Montu. Bet pirms mēs sākam ar Montu, varbūt Mo var kaut ko, vēlas kaut ko pateikt, lai nav tā, ka es vienīgais runāšu. Nē, man vispār, liels prieks, ka mēs atkal esam video formātā, tā kā būs acis, ko uzmest. Ja jūs to klausies audio formātā, tad varbūt kaut kas... doesn't make sense vienkārši, so, ja kas šai epizodei būs video. Un šī vispār mūsu šodienas temats tā tad ir slavenības un true crime. Un šī epizode būs sadalīta 2 daļās. Tā kā get ready for that, būs nice. Domāju, būs mums daudz kas interesants apskatīts. Un mums pa ilgiem laikiem, es nemāku runāt šodien. Ilgiem laikiem būs arī viesis, tāpēc domāju, būs rītīgi super. Mums ir jāpiešaujas, kāds ir būt studijā atkal. Mēs par attēlinātu rakstam, bet audio vajadzētu būt vispār labāk. Audio tagad vajadzētu būt rītdīnai. Jo parasti ir tā, ka tur katrs ar savu mikrofonu, kaut kam iet, kaut kam neiet, kaut kas. Kaut kas ar adasi. Jā, tad kādam datorā šitas te ventilators izdomā uzpūst tā normāli, zini. Peles klikšķi. Peles klikšķi, jā, kādam tur, nezinu, draugs ienāk istabā. Es podkāstu. Koš! Mamma. Es kotlets īsti. Mēs tā pašienā. Pagaidi! Es podkāstu ierakstu. Kas ir podkāsts? Atkal nebūs ēdis. Jā.
Es nezinu, mēs varam ķerties klāt, tad man teikt. Varbūt tev ir kādi pirmie vārdi, pirms mēs ķeramies klāt tavai intervijai lielajai. Ļoti mega intervija. Varbūt ir kaut kas, ko tu vēl gribi piebilst šajā sākumā, pirms mēs... Nelūk, tie viesi ir daudz sēriju filma. Nevis seriāls. Ar ko tas atšķirās? Kā seriālam ir sezonas, šitam arī ir sezona, vai ne? Bet seriālam būs tā, ka tur visu laiku nāk sērija, un pa mēnešiem, un tu visu laiku filmē. Daudz sēriju filma, viņa vienkārši tāda riktīgi gara filma, kurai ir jau noteikts, cik sērijas būs, un tad viņai ir atrisinājums. Man liekas, ka tas tā ir. Es neskatījos Google, tas vienkārši kā es to domāju. Bet jā, tā ir daudz sēriju filma. Bet atrisinājums tā kā sezonai sanāk. Jā, var jābūt arī trešā sezona. Jā, pirmajā sezonā jau arī bija, ka viņi atrisināja. Jā, to lietu. Jā, un tagad ir otrā sezona. Tur kaut kāds plotvists bija, jā. Beigās interesants, jā. Bet tu esi redzējis to pirmo sezonu visu, jā? Vai ne? Nē, man nav tā televīzija. No. Mēs reāli viņu tagad pirksim tikai tāpēc, ka es piedalos nelūgtajos viesos, mēs pirksim te televīziju mājās. Dedication is real. Labi, viena lieta, ko mēs parasti ar viesiem jautājam, gribētu teikt, daram. Jā, nesaki to tā. Jā, ir tā, ka mēs uzaicinām viesu, bet mēs viņiem nekad nesakām, kad mēs gribam, lai viņi... Tas segments saucas 3 lietas par tevi tā kā, vai par viesi, bet tā kā, kad nevis mēs izstāstam, bet tu izstāsti, tu pat izdomā 3 lietas tagad, kuras tu par sevi vari izstāstīt, lai tā kā iepazīstinātu ar sevi skatītājiem / klausītājiem. Un mums likās, ka tev nevajadzētu būt problēmas ar to, jo tu tomēr nodarbojies ar improvizāciju. Tā kā, tas varbūt pats vienkārši, es nezinu. Tas varbūt, 3 īpašības vai kaut kāds, piemēram, hobijs vai, nezinu, kaut lieta vienkārši kas, lai es raksturo tevi. Numur 1 man mājās ir suns. Tas ir pilnīgi vienkāršākais. Tas ir vienkārši random, bet mēs, tad šis būs tavs pirmais intervijas jautājums. Nē, bet varbūt pirmais jautājums, ko mēs iesildošais, ko mēs parasti uzdodam viesiem. Tā kā, lūdzu, mikrofons tavs. Pirmā lieta par mani, man ļoti garšo nūdeļu zupas. Ideāls intro. Jā, es meklēju tagad bļodu, kurai ir komplektētie speciāli ierbulīši un tā zupu karotīte, tā japāniešu un tā. Jā. Un es mājās pati taisu tās nūdeles, tieši pēc tām receptēm man bija jānopērk tik daudz lietas, lai uztaisītu vienu mazu bļodu. Bet tas bija tā vērts, un man ļoti tas garšoja. Labi, otrā lieta par mani. Es vairs nezinu, ko pateikt, godīgi. Es vienmēr kāds man vajadzētu, pastāst kādas 3 lietas par sevi. Tukšums. Es nevaru neko atcerēties, ko es daru. Pamēģini vēl vienu. Mēs varam pirmo kā, 2 ieskaitīt, respektīvi. Kad viens ir, kad tev patīk nūdeles, un otrs, ka tev ir nūdeļu bļoda. Jā, man nav nūdeļu bļodas, viņi meklē. Labi, otrais tu meklē. Sorry, es vainīgs, tad otrais meklē. Ja jums ir nūdeļu bļoda, lūdzu. Podcasts radars@gmail.com. Mēs tālāk sazināsimies ar Montu. Jā, lūdzu. Viņai būs nūdeļu bļoda. Tieši kā Ziemassvētki nāk, kā reiz. Jā, Ziemassvētki ir viena no maniem mīļākajiem svētkiem. Viss. 3. Pagaidiet, trešais man mājās ir suns un kaķis. Nice. Kas tev vairāk patīk, suns vai kaķis? Abi divi. Jā. Man mājās ir suns un kaķis, bet man vairāk suns patīk. Kaķim ir savas vērtības. Mums kaķis tāds naidīgs vienkārši ir. Tur tāds, piemēram, esmu aprēķinājis, ka viņi drīkst paglaldīt tikai 3 reizes, ja nē, tad viņš tur var... Ko tu gribēji vairāk? Jo, 3 maks ir. Es nezinu, tur zabužināt, kačēts. Bet jā. Labi, tad es domāju, mēs varam ķerties klāt. Es pieņemu, kad Monts sāks. Jā, tas mums šodienas tāds plāns ir pirmajā plānā Montu, un tad, ja sanāks laiks, tad mums ir arī viens case, par ko parunāt, bet, ja nebūs. Kas mēs jebkurā gadījumā varam iesākt, un tad mēs varam pabeigt tajā otrajā daļā. Bet jā, tāda mums būs tāda, nebūs mega intervija, būs mini intervija. Bet jā, mēs gribējām, tā kā mums ļoti šodien temats arī tāds pielāgots tieši par vairāk
vairāk. Nu, protams, nav tieši kā aktieri un true crime vairāk, bet vairāk, nu, tieši slavenības, kā es minēju. Un būtu baigi, interesanti pastāstīt vispār par savu pieredzi un kā tev vispār tas viss sākās ar aktieru mākslu un vispār kino industriju un tam līdzīgi. Un pašai pateikt, kādi tev, piemēram, patīk seriāli vairāk vai filmas vairāk, nu kādi žanri un tam līdzīgi. Tā kā mēs kaut kā tā varam iesākt. Jā, es gan vēl vienu jautājumu ātri izdomāju. Šī tev ir pirmā intervija, vai ne? Jā. Tad mēs esam pirmie forši. Tā kā, tagad, ja mēs tā kā pareiķinām, piemēram, 2 gadus uz priekšu, un tad mums monta ir tā kā, nezinu, Rubara Slavana, tad mēs būsim pirmie. Jā, so famous. Paldies par šo apbalvojumu. Vēlos pateikt vislielāko paldies. Podkāstam rādās. Jā, mums sarakstā ir Leina, kas noteikti izteiksies. Mums sarakstā tagad ir monta. Mēs too much pressure. Mēs būsim slaveni ar to, ka mēs dabūnam cilvēkus uz intervijām, pirms viņi vēl ir slaveni. Exactly. Bet, jā, tā kā tu vari izstāstīt, jā, kā tev vispār sākās, viss tas aktieru mākslā un, jā. Kā tu līdz tam, jā, sāksim ar pašu sākumu. Kā tu nonāci līdz tam, ka tu vispār gribi būt aktieris? Jā, kā tev tas viss vispār sākās? Tā kā man bija 12 gadi, es aizbraucu uz nometni uz Alūksni, un tā nometne pat nebija aktieru nometne. Es vienkārši izdomāju, es gribu būt uz skatuves, un es gribu kaut ko izdarīt, un es pajautāju savai tantei, viņa bija viena no vadītājām. Es gribu uzstāties lugā, un tad mēs paņēmām lugu Princesi uz zirņa, man liekas. Un tad es tur izdomāju visu kaut ko, mums nebija nekādi propi, nekas. Un tad es izdomāju, kā tas zirnis varētu augt, jo mēs viņu kaut kur stādījām, kaut kas tāds. Un mēs paņēmām vismazāko meiteni, kas tur bija. Es noplēsu ceriņu lakstu, jo bija vasara, un uzliku viņai virsū kasti, un tā kā viņa auga kaste krita nost un laksts nāca ārā. Un tajā brīdī mēs uzstājāmies visu pārējo nometņu bērnu klātbūtnē. Un mēs visi tā sākām rēkt uz skatuves un nepabeidzām to. Man kakls bija krīciet. Nepabeidzām to izrādi, un man tante teica, lai es pabeidzu, teicu, nekādā gadījumā. Bet pēc tam es vispār nebiju nekad tā domājusi, aktieris, es būšu aktrise, es kaut ko tādu darīšu savā dzīvē, ikdienā. Es vidusskolā, mana dzīve vienkārši bija saistīta ar skatu visu laiku. Pamatskolā es gāju ansamblī, tad vidusskolā tas ir bijis smieklīgs. Man ir izklapot. Es neesmu slimam, man neizkrita balsts. Nu, rudens viss normāli. Jā. Pēc pamatskolas, kad es aizgāju uz vidusskolu, es pie sevis pateicu tā. Es šajā skolā nedziedāšu, jo man bija ļoti tuvas attiecības ar manu ansamblī. Mēs ļoti labi dziedājām, un tad profesionāls ansamblis bijām. Es negribu pie nevienu tādu patriotisku jūtos par savu ansambli. Un es aizēju uz skolu, jauni cilvēki, un 2 nedēļas paiet, un man izsauc pie direktora. Un man liekas, kas notiek? Labi, es aizēju uz direktoras kabinetu, un tur sēž mūzikas skolotāja, koncertmeistars, direktore, kultūras pasākumu vadītāja tai skolai. Un es ienāku kabinetā, un viņi tādi, mēs dzirdējām, ka Čekavā dziedi. Tas ir tikai tāpēc, ka mana klases audzinātāja dzīvo stāv zemāk. Nē, stāv augstāk par manu omi. Un manu omi pateica viņai visticamāk. Un tad bija baigi jautri. Man ir tā, kā tā maza skoliņa, lauku skola skaitījās. Un tur bija maz cilvēku, kas gāja dziedāt ansamblī korī. Un tad es biju ansamblī korī un solo un visos koncertos blablabla. Un tad es biju vienkārši skatūs. Es pabeidzu vidusskolu. Un es reāli nezināju, kur man iet tālāk. Un mana mamma tāda, hei, es pabeidzu kultūras koledžu, varbūt tu tur arī gribi iet. Un es skatos, tur ir mūzikas menedžments, bet tur arī ir teātra māksla. Es aizgāju uz teātra mākslu, iesāku, un es tur tā kā, man tā kā teātris, kaut ko darījām, kaut ko pamācījāmies. Es vēl taustījos pa tiem ūdeņiem. Bet bija kaut kāds specifisks iemesls, kāpēc tu tā izdomāji pēkšņi no mūzikas pāriet uz teātra mākslu. Ņemot vērā to, ka pirms tam tu baigi ar dziedāšanu ņēmies, un tu tāds pēkšņi devēji dziedāšanu nost kaut kādā mērā, bet paņemam teātra mākslu, vai tu par to tā tik tālu neaizdomājies? Visticamāk, es tajā vecumā vienkārši nejūtos pietiekami pārliecināta par sevi. Bet es nenožēloju, ka es aizgāju uz teātra mākslu, jo mums bija ļoti foršs kurs. Es nepabeidzu kultūras koledžu. Bet tur bija
citi iemesli. Par to es negribu iedziļināties. Bet galvenais iegūt tā pieredze, man liekas, tā varētu būt ļoti labi. Un es ļoti labs draugs tur arī iegūtu. Jā. Un... No, es klapā. Tā, mums bija skatuves runas vadītāja Māra Liniņa, kuru pēkšņi viņai ļoti patika pļāpāt savās nodarbībās ar mums. Un viņa pēkšņi mums tāda, es tur kinosfērā, tur vēl kaut viņa tāda riktīgi čiliņā, es tur tā, mēs tur filmējam šito, un es tā filmēju kino, ok. Beidzās lekcija, un es ir riktīgi trīcošā rokām pie viņas pieeju. Klausieties, ja pie jums var nofilmēties, es gribētu kādreiz pamēģināt, kā ekstra uz laukuma būt, un tā. Viņa labi, jā, es došu ziņu. Un tā es nokļuvu pirmo reizi mūžā uz laukuma filmā Gads pirms kara. Un es biju vienkārši sajūsmā. Es skatījos, tur bija zirgi, kas ir mans viens, zirgi! Tur bija karieti, no kurš man bija jākāpj ārā. Jā, es tur biju tikai kā ekstra, bet tas bija tik fantastiski, ka mēs bijām Cinevillā. Un tur viss bija tā sataisīts ļoti forši. Un mēs tur sēdējām, tie cilvēki, un es skatījos apkārt, vienkārši zvaigznes manās acīs un starā. Un tad tur man blakus sēdēja viena sieviete, kuru ļoti daudz pistaigājas, kā ekstra. Viņa vienkārši sēdēja telefonā. Bet paskaties, mēs esam tur. Viņa tā, jā. Un ceļš tā. Anyways. Un pēc tam es vienkārši turpināju iet kultūras koledžā un skatījos kaut kur vairāk kā ekstrai, kurā iziet un tā tālāk. Un tad, kad iznāca kadrs tieši tā kā lai pareizi tagad to. LTV1 atbrauca uz kino Cinevillu tieši tajā dienā, tad, kad es tur nofilmēju kā ekstra, un viņi nofilmēja, kā man tur tīri mētelīti. Un viņi uztaisīja sižetu par šo filmu Gads pirms kara un parādīja LTV1. Un man mamma vienu dienu zvana. Prikals tāds, es dzīvoju 2. stāvā, man mamma dzīvo tieši 1. stāvā, daudz dzīvokļu namā. Labi. Un viņa zvana. Viņa tā, Malta, es tev pa televizoru redzēju. Es tā, ko? Un es pidžamā noskrienu lejā pie viņas, ieskrienu iekšā. Viņi nopauzējuši ir patina atpakaļ. Un es tur sēžu un skatos tā skaisti. Man tā kaut ko cepuru uzlikt, es skatos kaut kur tālumā. Es nezināju, ka mani filmē. Un tad es redzu to kadru, kur man notīra mētelīti. Un es vienkārši sēdēju pie mammas un raudāju. Jo uz laukuma ir viens, un tā, kad tu to sāc redzēt uz ekrāna, tu sevi redzi, tev ir tāds vienkārši, man tagad jau tirpas paskrēja pār ķermenim. Tu esi vienkārši sajūsmā, tādā starā redzēt sevi, un tas ir tik forši, tik skaisti, lai tas bija pāris sekundēm. Un tad es rakstīju tai manai pasniedzējai Mārai Liniņai, esmu jums tik pateicīga, ka jūs mani paņēmāt tajā dienā, raudāju. Mēs, kas visu dienu noraudāju. Tas tā skaisti izklausās ļoti. Un tad mana pirmā nopietnā loma bija pie Riharda Romuša. Viņa izfilmā Stringi kopā ar Lauri Zalānu. Jā, Stringi. Tas nosaukums. Jā, bet... Es jau redzēju šo izfilmu. Jebkurš cilvēks, kurš dzird to nosaukumu, viņa tad, Stringi! Ak, Dievs! Ak, Dievs! Paldies! Vai ne? Tu redzēji, ja? Kā tev patika? Man patika. Es teiktu, vairāk domāju par tā lomu, par cik mēs tagad specifiski tev runājam, kas bija jūlijā, man liekas, vai ne parādījā. Es nezinu, man nav baigi daudz ko komentēt šobrīd, bet katrā ziņā tev bija viena, man liekas, no tādām interesantākajām lomām, jo tu tas biznesa cilvēks bija senāk, kurš visu pavilka. Cik es pareizi tagad atceros, un beigas labas, kur Zalāns aizsūta tos stringus, laikam, un tad viņam uzzvana kaut kas tās tur bija. Jau baigi, lai nespoil. Bet man patīk tas beigu kadrs, kur Romašs saglabāja. Mēs nofilmējām tajā kafejnīcā, un mēs ceļamies, mums jāsadodās rokās, un jāskrien prom, un es reāli paklupu aiz krēsla. Un tur ir tas beigu kadrs, kur es paklupu. Un viss nopauzējas, un tad ir titri. Man tāds, ok. Bet es nebija ievērojis, ja godīgi. Jā. To tādu, man liekas, nevar redzēt, ja nesaku. Tagad man ir interesi apstīt. Šo filmu var noskatīties YouTube, saucās Stringi, atkārtošu vēlreiz. Jā, un tad iznāca tā filma, un tad bija ļoti liela pauze, un es kā ekstra pastaigāju par vairākiem projektiem, bet tos gan es nevarēšu nosaukt tur. Es negribu lielīties, bet bija daudz, kur es pastāvēju fonā.
Bet tu tā kā uz māsu skatiem gāji. Nu, jā, māsu skatu ekstras, jā. Bet tu tā kā viņus caur Facebook tā kā mediju vai kā tu to bija visu? reizes, kad man aģentūras piezvanīja un teica, hei, mums vajag vienkārši māsu skatus. Un tad caur Facebook vai caur paziņām. Jā. Un tu sanāk, viņiem bija kaut kādā struktūrā, ka viņi zināja, ka tu varētu būt tas cilvēks, tā kā, nu, kurš filmēsies. Jā, man, piemēram, nezvan neviens. Es gāju arī uz tām datubāzēm pieteikties. Es esmu vienā bijis tajā Baltikāsting aģentūcijā. Jā, bet viņiem ir ļoti liels datubāzes. Nu jā, man ir viņi vienreiz piezvanījuši, un man gribēja Beats reklāmā filmēt, bet es aizgāju uz kaut kādām provēm, un man vienkārši tālāk nepaņēma. Nu jā, ar to, es jau varu sēriem stāstīt, ko esmu ieguvusi, bet iedomājos, cik daudz reizes man nav atbildējuši vai pateikuši, ka mēs esam izvēlējušies kādu citu. Tas viss ir the part of it, you know. Nu jā. Kas ir, es saprotu, jāsaprot, un tu pie tā esi pieradus, un tu baigi, nu, ja tevi kaut kur nepaņem, tu baigi par to nestresoji, vai? Atkarībā, kur? Nā, nu, protams, jā, ir kaut kādas, kuras tu vairāk man kādreiz bija tāda stulba tendence, es ieraudzīju sludinājumu, jo viss tēlojos savā prātā, man vienkārši fantāzija uzsprāks, es redzu sevi uz visiem plakātiem, Rīgā, viss, un tāds, jā, un es piesakos, un es nosūtu kaut kādu awkward video, kuras es nezinu, kāpēc es nemāku ar sevi runāt telefonā, kur man jānosūta pieteikums, un mani nepaņem, un man tad ir sāpīgi, un tad es vienkārši sēžu, un tādā veidā es atradu savu mīļāko sarkanmīnu. Labi. Tagad es mēģinu vienkārši nesacerēties, es uztaisu video, es zinu, ka viņš ir ļoti awkward, jo man nepadodas, es vēl nezinu, kāpēc, nepadodas video stāstīt kaut ko par sevi. Ja man ir kāds cits filmē, man ir teksts un tā tālāk, es varu norunāt, jā, un būtu aktrise, bet baigais aktrise, kas nespēja par sevi neko pastāstīt. Katram ir savi, tā kā tie, es nezinu, kā pateikt, plus mīnus, vai tas, ko tu vari, un tas, un es nevaru viņiem pateikt, hei, es nevaru uzfilmēt to video, uzaiciniet mani lūdzu ciemos. Jo viss, ko es esmu ieguvusi arī neluktajos viesos, es gāju uz castingu dzīvējā. Es nesūtīju nekādus video, neko, tikai bildes, un gāju uz castingu dzīvējā. Ja tas varbūt ir labāk, ne? Tas tā kā parāda kaut kādu tavu dedication, nu tā kā, ka tu esi gatavs jau iet tur un darboties. Jā, jo tu vari, kameras priekšā tu arī vari darboties, bet tur ir tā, tur nav tā enerģija, lai tu sajustu, ka tu tiešām gribi to darīt. Piemēram, es kameras priekšā kaut ko daru, man kaķis uzliek uz galda, paiet kārām kamerai, pagriež to dibenu, man tāds, nice. Vēlreiz jāfilmē. Jā. Kas mums tālāk bija? Bija kaut kādi jautājumi, tas tagad bija. Jā, vispār actually bija jautājumi. Bet tas ir baigi interesanti īstenībā, jā, ka tev savā ziņā, varbūt ne no pašas mazotnes, bet kādiem jau tīņa gadiem jau. Uz kultūras akadēmiju nemēģināja iet, piemēram, uz kaut kādiem aktieriem? Šogad viņiem bija uzņemšana. Un es ļoti ilgi domāju par to, bet viņi vairāk māca tos aktierus uz teātriem. Un es satiku vienu meiteni filmēšanās laikā, kura bija vienkārši sajūsmā par teātru. Viņa tāds ieši kultūras akadēmijas, tā ok, jo go girl, tā kā malec. Jo viņa reāli aiziet mājās, viņa skatās izrādes tur datorā, televizorā, un visur iet uz izrādēm, un tā riktīgi patīk viņai tās izrādes. Man tā nekad nav bijis. Tu esi vairāk kino cilvēks. Jā. Interesanti. Jā. Lai gan, protams, latviešu kino tiek aktieri, kuri ir bijuši latviešu teātrī. Es vienkārši mēģinu kaut kā iet savu ceļu. Ne visi aktieri, kas ir bijuši filmās latviešu, ir tieši gājuši, mācījušies kultūras akadēmijā un strādājuši teātros. Bet lielākā daļa, kurus zinu. Bet tagad man patīk tas, ka castingi ir kļuvuši atvērtāki un ka piedāvā arī tādiem cilvēkiem kā mēs, kuri nav gājuši kultūras akadēmijā. Bet tu pieredzes dēļ, nav teikts, ka tu tur tiec iekšā, bet vienkārši aiziet uz iestāju eksāmeniem pieredzes dēļ, ne, es domāju. Vai vienkārši tāpēc, ka man vispār teātris neinteresē, es esmu vairāk kino, tad man to nevajag. Tas ir tā vairāk. Par to es arī aizdomājos, bet es negribēju riskēt ar saviem nerviem, jo tad, kad es eju kaut kur pieteikties, man kaut kā tā mentalitāte aiziet tā, ja es netieku, tad viss būs pagalam, visi sevi nolikšu nenormāli. It sevišķi uz tik nopietnu vietu, un tur žūrijas priekšā, un man bišķi arī tā kā tāda trauma ir, un šis gads nav bijis tāds emocionāli stabils man. Tāpēc es negribēju vienkārši turpināt kaut kādas pārdzīvojumus par kaut ko, jo ja es nebūtu tikusi, es būtu pārdzīvojusi, es būtu atteikusies. Un tas arī nav labi tērēt viņu laiku, tērēt savu laiku. Un
Jā. Es nezinu, man personīgi ir svarīgi šajā gadījumā vienkārši nelikt to ekspektāciju, bet baudīt to, ko tu no tās pieredzes vari dabūt. Jo es, piemēram, mēģināju stāties iekšā aktieros kultūras akadēmijā, pasenu jau, bet es netiku, bet es tiku līdz otrai kārtā, bet tā pieredze, ko es tur dabūju, man tik ļoti patika. Tā kā, pirmajā reizē tur nav nekas tāds, tu aizēji norunā savu tur prozu dzejolu humoresku, kas tur vēl ieeja zālē. Tur vienīgi, kas man likās interesanti, visi telpa bija melna, kas man nelikās tā viesmīlīgi. Tā kā tas bišķi tā kā viedēja kaut kādā mērā. Tā ir, mums kultūras koledžā bija teātra nodarbības, kur visa telpa bija melna. Jā. Tā vienkārši un jā, tur kaut kādi 8 tie žūrijas, tie cilvēki skatās tevī un ko, bet kaut kā es to pirmo kārtu izvilku. Un tad bija otrā kārta, un otrajā kārtā ir tas, kad mums tā bija, kad tad ir sanākuši visi tie, kas tur tiek, un tad jūs pa trupām kaut kā aicina iekšā. Un cik jau tur visi tie cilvēki, tad radoši tādi aktieri, mēs vienkārši sēdējām tur aplītī kaut kādas spēles spēlējām, kamēr mums bija jāgaida. Tas vibes tik ļoti patika, un visi tādi brīvi, tādi, tā kā, vai ne? Tas, wow, tā kā te man patīk. Tā kā no vienas puses domā, jā, šitā būtu rīktīgi forši vidi. Labi, es netiku, bet es kaut kā, es priecājos par to, ka man tā pieredze bija, tā kā. Un pēc tam man bija kaut kādi cilvēki, kas, arī pas tā brīdī teātrī spēlēja, man bija režisors, man bija tā, vai nu kultūras akadēmija vai Vidzemes sākskola, ne tik kultūras akadēmijā, es aizgāju Vidzemes sākskolu, bet man režisors teica, nē, Robert, nē, tev ir jābūt aktierim, ne tikai tagad mēģini nākošu gadu, pofīgi aizēju uz Rīmī, pastrādā gadu, un tad dienī tā viņš tieši tā arī teica. Bet es zinu vienu čali, kurš iet kā ekstra un visu laiku mēģina kaut kur tik iekšā, viņš strādā Rīmī. Viņš ceptās bulcīņas. Jā, ir cilvēks, kas tā dara, viņš saka, nē, tev jātiek, tev vieta uz skatuves dēļ, ja mēģini vēlreiz, bet es domāju, nē, netaisos to riskēt, un es baigi nenožēlu, man arī tagad nevelk tikt apakaļ, jo man cilvēki, mēģina tikt nākošu gadu. Bet man liekas, ka to, ko es gribētu sasniegt, vai kaut kādā mērā darboties teātrī, es varu arī ārpus tās bez tās kultūras akadēmijas. Kaut kādā mērā tas arī notika, respektīvi, es aizgāju Vidzemes augstskolu, tur es sagāju vairāk kopā ar improvizāciju, un tad jau no improvizācijas man izgāja, es izveidoju ar Lēnu to impro džins, un tad jau reku mēs ar impro džinu tur uzstājāmies, tur bāros un vēl kaut kur, un tāpat tas teātris kaut kur bija, jā, nekur nebūtu Vidzemes augstskola, varbūt nebūtu podkāsts. Tad Vidzemes augstskola mēs esam Antrekurs apzināmies, un es tāpat, neskatoties uz to, kas, piemēram, netika uz to kultūras akadēmiju, man galvenais ir tas, ka es pats atrodu kaut kādus veidus, kā es varu radoši izpausties. Labi, tagad tā nav skatu, tāpēc, ka man sanāk daudz ceļot, un tur vajag baigo komitmentu. Ja vienīgi tā nav improvizācija brīvie vakar, labi aizēju nospēlē, bet citādi tur, man liekas, aktierim ir tāds darbs, ka viņam visu laiku jābūt uz vietas, kaut kādā mērā. Vismaz, ja tas ir teātris personīgi, tad to šobrīd īsti nevar atļauties, bet es atrodu cits veids, kā sevi izpaust. Un man dzīve nav beigusi ar to, kas kaut kur netika, vai ne? Es tāpat eju un močīju. Exactly. Jā, tas ir mans points, ka tā kā, ķipā, vienkārši iegūst kaut kādu jaunu pieredzi, kaut kādu jaunu cilvēku, jauns kontakts. Tas tāds mans domgājiens, bet katram, protams, savs domgājiens. Obviously, jā. Principā es to brīvo sajūtu, to patīkamos, tos cilvēkus, māksliniekus, es viņus ļoti labi sajūtu kultūras koledžā, kad es tur nomācījos gadu. Un 2 mēnešus, jā. Un, jā. Tu tur dabēji to sapierat. Nē, viss forši. Galvenais, ka tu dabūni to filmu, noķer, atrod tos cilvēkus. Tas ir galvenais. Tas jau vienalga, kur un kā. Bet, mēs domājam, mēs varam iet tālāk. Montē noteikti vēl bija. Bija noteikti vēl kāds. Vai ne? Mēs tieši runājam, ka vajag šitā sadalīt. Bet, es vienkārši biju domājis, ja jau tu pierēsis neaizstāstīt to savu sākuma pieredzi un padalījies par savu domgājienu un tā, un tad tu arī minēji, ka tev vairāk tā kā piesaista tieši kino, nevis vairāk nekā teātris, un tad arī būtu interesanti, ja tu padalītos, kādas tieši žanri tev filmu vairāk piesaista, vai kāda tipa, kādas tev tipa filmas tā kā vairāk patīk, kādas, piemēram, spriedzes, vai tur romantikas, vai tur kādas, tā kā, būtu interesanti. Tas ir atkarīgs, kā es jūtos. Es varu, principā, skatīties jebko, izņemot tādas ekstra šausminošās šausmu filmas. Jā. Kur vienkārši iet un slaktē visus, un tur iekšas mētājās tā kā zāģī un tā tālāk. Nē, tā nav šausmu filma, tas ir labs thrillers, tās man patīk. Jā, galīgi viņi saka šausmenes, un pasaka Džons Viks, viņa jau bija baila. Ak, Dievs, scary. Jā, nē. Not the dog! Es vienkārši klausījos par kaut kādām sišanām. Es domāju, es nezinu, man viņš saistās ar to tās filmas, kad vienkārši viņš iet un sitās visu filmu. Pirmā, otrā daļa bija ļoti forši. Pēdējā ir
trešā vai Nē, ceturtā? Ceturtā, ko mēs skatījāmies skinītī, mēs vienkārši sēdējām uz vidāts. Ok, nu malacis. Okay. Es jau pati noguru no tā, ka viņš slēgt cīnās. Jā, bet man arī tas apnīk. Es biju kino uz trešo, un es gandrīz aizmīgi. Pilnīgi novērt. Tas varbūt bija tāpēc, ka es biju ālu paņēmis. Es domāju, aiziešu uz kino, iečulošu, paņemšu šālu, pasteikšos filmu, un es sāku mikt ciet reāli filmas laikā. Bet, man arī likās pārāk, labi, tas ir mans viedoklis, bet man likās pārāk vienveidīgi visu laiku. Tikai viss, kas tur notiek, viņš vienkārši sitās ar visiem. Tad kaut kas cits notiek, ar kādu parunā, tad viņam atkal kāds brok virsū, viņš atkal sitās ar visiem. Nekas vairāk. Viņam tik maz teksta īstenībā 4. daļā bija. Es piefiksēju. Yes, hello, thank you. Bye. Kaut kas tāds bezmaz vai. Tātad filmu žanri. Jā. Es esmu ļoti emocionāls cilvēks, un es mēģinu neskatīties emocionāli smagas filmas. Bet, ja gadās, tad ir pašai pēc tam smaga sajūta. Un kaut kādus smagos thrillerus vai šausmu filmas es vairāk vai mazāk izvairos. Bet man patika šausmu filma Kerija. Jo tur bija doma, ka to meiteni apsaugāja, tur darīja pāri skolām, tad viņa atklāja savas spējas, tur nogalinājā savu māti. Un man patīk zinātniskā tāda fantastika arī mazliet. Es nezinu, vai šī filma skaidrs tā, bet Netflixā ir tāds, es viņu nekad nevaru izrunāt, Annihilation. Es nezinu. Ir tāda par zinātniekiem, kuri pēta radioaktīvu burbuli, kas pēkšņi parādījies uz Zemeslodes. Tur iekšā visādas dīvainas lietas notiek, un tur ir spriedze un tas un šitas, bet viņi iet ar jēgu tur iekšā, un kaut kādas mistiskas lietas, un viss kaut kas dīvaini. Tas man patīk. Man patīk vispār tādas mistiskas fantāziju filmas, Lock the Key, The Umbrella Academy, Stranger Things. Un romantiskās filmas, kā kura. Izklausīšos jau klišē, bet The Notebook ir baigi feina. Klase, es redzēju igauņu filmu. Klase. Nē. Varētu tev, man liekas, patikt. Viņa arī ar tādu dziļu domu ir, bet tur ir arī daudz par bullyingu runā. Un, tas, kas man patīk, ir, ir jāspēlē bišķiņi, bet filma ir principā par to, ka viens čals tiek bulījots, un tad viņam kaut kas tur cenšas palīdzēt, blablabla, beigās viņi izdomā, ka viņi tos savus, kas viņus bulījo tos čaļus, ka viņi vienkārši viņus atšaus un school shootings notiek. Un kas man patīk, vairāk tas, ka pēc filmas tiek izveidots tā kā 6 sēriju, nezinu, sēriju filmu vai seriāls, nezinu, sauc kā gribi. es tagad nezinu, kas tas pareizi skaitās. Bet viņi katrā sērijā to notikumu apskatās no citas perspektīvas. Bet kā stāsts turpinās pēc tam, kas notiek skolotājas dzīvē, kas tur viena cietušā dzīvē notiek, kas tur vienam no čaļiem tur bija tā kā meitene, kā viņas dzīve izmēnās pēc tam. Un tur kaut kādas 5 vai 6 tās perspektīvas. Man patīk tā doma, kad viņi gan apskata tā kā, teiksim, būtisku, spēcīgu tematu, gan viņi to visu no vairākām perspektīvēm, tā kā tur dziļā doma un tā tālāk. Un, vienkārši, es sapratu, ka tev patīk kaut kas, kur ir jēga un dziļa doma apakšā, tad man liekas, kaut kas tāds tev varētu patikt. Jā. Otra filma, ko es vispār visiem iesaku, otra filma ir Breakfast Club, Brokastu klubs, zini? Es esmu arī dzirdējis, bet neesmu redzējis. Tur ir par 5 studentiem. Viņam ir tā kā school detention. Tā ir kaut kāda 93. gada filma, kaut kas tāds. Bet režisors, ja nemaldos, ir tas pats, kurš taisīja viens pats mājās. Tas pats čaus tā kā tādam kvalitātes simbolam vienkārši. Tā ir detentions, 5 skolāni. Viņi ir dažādi. Tur ir tā kā sportists, rupi sakot, žargonā uz brila. Tad ir bullijs, tad ir princese, un tad ir, viņš laikam skaitās basketkejs vai kaut kas tāds. Un tāda ir dīvainā klusā meitene, kas vāc visu, kas pagadās somā, un viņai somā, nezinu, viss kaut kāds. Un viņi ir tā kā 5 dažādi šie studenti, bet šī detention laikā viņi apmēram saprot, ka viņi patiesībā cīnās ar vienu to pašu problēmu. Un tur gan notiek tā, ka bullijs sazīmē narkotikas kaut kāds vai kaut kāds zāles, nezinu, tad viņi aiziet, viņa bibliotekā tas detention, viņi aiziet kaut kur paslēpjas, viss sapīpējas, un tad viņiem tur bišķi cietiet, bet viņi saprot, hei, mēs cīnāmies ar vienu to pašu problēmu, kas viņa gadījumā ir vecāka, un tas, kā vecāki viņas pušo. Vai, nezinu, citam nav vispār nekādas attiecības ar vecākiem, tam basketkēsam, piemēram, kad viņi vienkārši nedzird vecāki un tā tālāk. Vai vecākiem par viņu vienalga. Un otrs ir tas, ka viņi par tiem studentu statusiem arī runā. Tas arī tāds dziļdomīgais, kas man patīk. Tas tā, jā. Tas, ko es tev gribēju pajautāt, tu tagad runā par tām filmām, ko tev patīk skatīties, bet ja tev būtu jāfilmē, es tev nolieku vairākus žanrus priekšā, kurš tavs žanrs, kuram tu teikt, jā. Vai žanrī? Atkarīgs no stāsta. Jo es nesen filmējos vienā īsfilmā, kurā mani slīcināja vannā.
Damn. Jā, Pagaid, tas nosaukums jau tev slīcināja. pagaid, kāds bija nosaukums. Pagaid, tev slīcināja. Jā, man ņēmēs galvas un lika iekšā, un visu jau Oh ārā. my Tur God. bija Kautiņš un Burnt into Memory. Tā īsa filma bija manas, jau draudzenes, mēs sadraudzējāmies ar to režisoru. Viņas skolas gala darbs, ko viņai vajadzēja nofilmēt, un es piekritu. Tas bija šodien, mēs filmējām. Un tad filma sākas ar to, ka atver acis zem ūdens. Un man tur GoPro bija pretī. Un man tas ir nenormāli grūti, jo man ir panisks bailes no ūdens un no noslīkšanas. Un es nemāku īsti peldēt. Un Tad kā tu uz to parakstījies? Tā kā tev ir liels bēls no slīkšanas. jā, Es te, piemēram, slīku, tā bet- kā negribu. viņa man Negrib bet tas bija tik ļoti nozīmīgs tam stāstam, ka es ar viņu satikos vienā citā dienā, tajā dzīvoklī. Nē, tas nebija tajā dzīvoklī, bet viņas māsas dzīvoklī, un mēs trenējāmies. Es reāli trenējos likt savu seju vannas ūdenī, jo es to nevarēju citādāk izdarīt. Un man vajadzēja vairākas reizes saņemties. Viņa man sēdēja blakus, teica, viss būs kārtībā. Un es zināju, ka viss būs kārtībā, bet iekšēji tāds, tā kā. Nē. Loģiski, Jā. 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 Un tā, mēs tajā dienā, kad mēs to filmējām, un man vairākas reizes bija, jo kamera tas sākumā vannā, tad tur Kā jau filmēšanā vairāk no teikt. cita lēņa. Jā. Un viņa tāda, ja tu negribi likt seju ūdenī, neliecies tāda nekas. Viss saņēmās ielikt, tas ūdens bija pretīgs, netīrs. Man jau bija vienalga. Augsts vai silts? Silts. Jā, ok. Bija ok. Man liekas, ka man vienkārši bija ļoti karsti pašai. Šis man ir pieredze ar augstu ūdeni. Bet tā es pati gribētu kaut kādā asa sižeta, kaut kāds detektīvs, trilleris uz kaut ko tādu. Un es negribētu, kā visi ierauga mani, viņa blonda meitene ar tādām zaļām actiņām, viņai iedosim tādu mīlīgu lomiņu, tā. Un es jau režisoram Vladam teicu, ja jūs taisat vēl vienu projektu, kurā es varēšu filmēties, es piekrītu griezt nos matus un krāsot viņus sarkanus. Wow. Jā, es piekrītu, ja man tā kā būtu kaut cik tāda nozīmīga loma, kaut vai second lead, tad, ja man būtu jāgriež nos mati, un kaut vai šitādi, vai vēl īsāk, vai kā vajag, un jākrāsot tumši sarkani, amalien. Es tā gribētu. Jo es visu mūžu esmu bijis blondīna un visiem tāds. Tas ir beigās dedications. Tik daudz ziedot tam visam, kas ir skaisti, tā kā no tāda profesionālā viedokļa, bet tas tomēr ir beigā arī uzdrīkstēšanās. Man tā liekas. Bet labais vai sliktais tēls labāk? Hīro vai antihīro? Es nezinu, man patiktu tas stāsts, ka no labā uz slikto aiziet, vai otrādāk, jā, ka tas tas ir viņa atrod interesants. sevi. Kā mainās. Jā, vai arī kā ir Maleficentai, ka viņi ir paskaidroti, kāpēc viņa vispār ir sliktais tēls. Es redzēju. Nē. Maleficenta baigi labs. Jā, tā ir ļoti laba filma. Kas tur bija pa princesi? Guļošā skaistule? Kā tur vispār beisojās tā filma uz Guļošo princesi, to Auroru? Es nezinu. Jā, jo to ir bērnu kristības. nobūra. Un pasaka, Disneja pasaka, ir kristības, karaļa valstī piedzimusi meitiņa, un visi ielūdz viņus krustmātes, 3 fejas, kuru ir viena zaļā, viena dzeltena un zilā. Vai rozā, kaut kas tāds. Bet bija 3 fejas. Jā, 3 labās fejas un neielūdza Maleficentu. Maleficenta sadusmojās, ieradās tur un nolādēja viņu meitu, ka tad, kad meitai kļūs. Tā kā meitai paliks 16 gadi, viņa sadurs savu pirkstu uz lapām vērpiņu vai kā. Tur, kur vērpa dzīve. Jā. Labi. Un viņa iekritīs dziļā miegā un ķipa nomirs. Jā, un viņa ir skaidrs ļaunais tēls tajā pasakā, bet viņa uztaisīja filmu Maleficenta. Un tur parāda, kāpēc viņa kļuva ļauna. Viņa bija iemīlējusies princi, viņai bija spārni spējas, un tas princis nogriez viņai spārnus. Viņš viņu piemānīja. Jā, Viņš tā kā viņu, viņa bija tā kā viņa iemīlējusies, un viņai likās, ka viņš arī viņu mīl, bet viņš viņu piemānīja, viņš viņu tā kā iemidzināja, un tad viņš nogriez viņai spārnus, un tad viņa bija riktīgi, sāpināta. Un tas ir īstenībā, es nezinu, vai tu esi par to bišķi lasījis vairāk filmu, bet tur arī daudz metafora salīdzināta ar izvarošanu. Tāpēc, ka tādā ziņā, kad tu uzticies kādam, un tad tev nogriež spārnus, un tad tu esi tā kā vīlies tajā cilvēkā. Tas tā kā metaforiski ir ķipa par to. Tā kā, uztverts arī. Vismaz tā es lasīju. Tā viena tāda interpretācija. Uz dziļā doma atkal. Jā. Tā kā, ka to tā varētu uzsvert. Bet, jā. Jā. Okay.
Go on. Bet jā, nu par ko mēs parunājam par filmām tagad, to visu. Un tad mēs varam parunāt arī tālāk, ja mēs, iesākām par to visu. Kas tev viss tīri no aktieru mākslas, ko teikt, kas tev visvairāk patīk tajā visā? Kas tevi piesaista? Izņemot, tu minēji skatuve, protams, un tas, bet kā teikt, kas tā kā, tas galvenais, kas tā kā tev piesaista? Man patīk tas, ka ar katru lomu viņas bija mazas lomas, bet priekš manis tās bija lielas. Es izdzīvoju pavisam citus stāstus, citas dzīves. Un varbūt tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es gribētu nomainīt savu imidžu, jo tad es daudz spēcīgāk izdzīvotu, piemēram, tās sievietes stāstu. Un es esmu atskatījusies uz sevi tajā projektā, kā es izskatījos Stringos, kā es izskatījos pēc tam tajās īsfilmās, kuras vēl nav iznākuši, būs YouTube, kā es izskatījos tagad ar Rihardu Romušu. Mēs uztaisījām kopā, nofilmējām pilnmetrāžas filmu Gandrīz vecpuisis, un februārī iznāks, kā es tur izskatos un kā es tagad nelūgtajos viesos biju. Un es redzu tā kā sevi, bet man uzreiz ir prātā, tā neesmu es, tā ir Jūlija, tā ir Tīna, tā ir Sofija, un tik dažādi, un man tas tā patīk, ka es varu redzēt, ka es tomēr esmu citādāka. Jo, ja tur Tīna gandrīz vecpuisi, es tur vairāk caur pieri, tur skatījos, tur mati tāda izplujnīta, tur kosmētika, tur tāda šitā, tur būs jautra filma. Tad... Nelūgtajos viesos man mati tāda pielaizīti bija, un es tur tāda bijuši tāda sacīgāka. Jūlija tur vienkārši bija tāda, vai, man te tā. Un tas man patīk, ka es vairāk savas iekšējās varbūt personības izjūtu caur to. Un pēc tam redzu arī uz ekrāna, kā tas Tev kopā patīk skatīties savus projektus, teiksim, tās savas filmas? Tad, kad bija Stringu pirmizrāde, man bija ļoti grūti. Man bija ļoti grūti tajā dienā. Es sēdēju, un tāds... Tā kā cringe vai kas? Jā, es cringeoju iekšēji par sevi, bet tagad, kad es rādīju cilvēkiem īsfilmu, kurā es nofilmēju, man jau bija vairāk tāds, Stringa vai citu īsfilmu? Citu īsfilmu, kuru vēl nav iznākusi. Okay. Tā Burnt into Memory. Jā, ok. Bet cilvēks asmējas par pirmo kadru. Tad, kad viņi iznāks, es nopostošu visur redzēs. Man pa lielam arī. Mēs esam filmējuši izrādes, kuras esmu spēlējis, kurās esmu darbojies. Man patīk tas moments, kad pēc izrādes cilvēki sanāk kopā ar kaut kāds tusiņš, un tad jūs kopīgi skatāties. Tas man patīk, jā. Bet, teiksim, mājās skatoties, man lielāko daļu ir cringe. Es zinu, ka viena ir pieejama YouTube. Ne, divas, bet ne visi izrāda konkrēti. Pat pirmā izrāda, ko es spēlēju, kas bija Fu. Viņi ir sanāk pat 3 ainām, es aizmirstu, 3 cēlēniem. Un tas 3. cēlēns, kur es esmu, tur viss cēlēns ir ielikts, un tad ir atsevišķi, ko es pats esmu augšuplādējis, tieši konkrēti mana aina vienai citai izrādē. Bet man, tas, ko es gribēju teikt, lielāko daļu man ir cringe, bet ir kaut kādas atsevišķas izrādes, varbūt, kas es zinu, kas sāk jauniešu teātrī. Un pēdējā izrāde, kas mums bija jauniešu teātrī, ir Ops un Čita. Tā ir viena no tām izrādēm, ko es varu skatīties, uz ko man īsti nav cringe. Bet tā lūga, bet tā loma bija bišķiņa arī uzrakstīta uz manīm. Jo, jauniešu teātrī režisors bija mana mamma, un tad tā lūga, ko viņa rakstīja. Principā viņa uzrakstīja, bet viņa uzrakstīja viņa balstoties uz citu pasaku. Jo ir reāli pasaka par, es nepateikšu nosaukumu, bet tur ir pa Čītu un kaut kāda vēl viena suni, tur ir 2 suņi. Viņa vienkārši bišķi viņu pārveidoja, un tas tēls, tas Robs, man liekas, viņš var just, ka viņš ir bišķi uz mani likts, un ja tu spēlē kaut ko, kas ir uz tevi, man liekas, tad tas arī iet uzreiz tā, vairāk smūt un daudz labāk izskatās, un tur arī sanāca tā, kas bija profesionālākais no visiem vai pieredzējušākais no visiem, un tad var arī, man liekas, just, ka es bišķi tā kā, nesu izrādi, pats uz saviem cauri. Un varbūt tāpēc arī izskatās tik labi. Bet tā ir tāda viena, kur man nav cringe, bet man ļoti bieži ir patiesībā, ka es nezinu, vai draugiem rādu, vai kad es pats skatos, man ir personīgi grūti skatīties kaut kā. Jā, vai kuras esmu filmējies zem Radio 5, pie tās citas domnīcas. Tur man arī ir patiesībā diezgan cringe. Jo tur ir viena etīde, kuras esmu ar vienu meiteni, kur mēs tur arī pa kaut kādām, es teiktu, neteikšu par ko, bet kaut kādām dzīves problēmām runājām. Un tad ir otrs moments, kur mēs ar vienu citu meiteni bijām. Mums bija principā kailēm jāfilmējas gandrīz vai publikas priekšā ar acu apsējiem. Tas bija diezgan interesanti, baisi daudz, bet
Bet priekš tādas aktieru mākslas pieredzes, jāsaka, diezgan forši. Tā ir tā crazy aktieru māksla, tāda riktīga. Nu, teātrī, tas ir riktīgi crazy. Bet, jā, mums tādas dažādas varbūt pieredzes kaut kāda. Tev ir tas kino gājiens, man ir tas teātri gājiens. Jā. Bet viņas ir salīdzināt, bet ir kopīgas lietas arī. Jā. Mums tā īsfilma Stringi, kad iznāca, mums bija kopīga pirmizrāde, kur mēs YouTube'ā gaidījām, ka tur tas skaitļi aizies. Tas pirmizrādes, es nezinu, kas viņš skaitās. Un mēs tur visi bijām savākušies, kas to filmēja un tā, un tur mums bija kaut kādas uzkodiņas. Un dzīvoklī vienā tur bijām. Un tagad tas ir tik reizi iedomāties, ka mēs bijām dzīvoklī ar to mazo īsfilmī savākušies, un tagad mēs visi savāksimies Forum Cinema februārī uz pirmizrādi. Un tas ir tik, crazy. Tas ir, tas man liekas, ko es kā aktieris varbūt gribētu piedzīvot. Es gan ļoti maz kaut kur filmējos, bet, kad es aizēju Forum Cinemās un redzu sev pa visu lielo ekrānu, tas būtu krūti, man liekas. Tev būs tā pirmā reize, kad redzēsi Forum Cinemās sev pa lielo ekrānu, vai tu jau esi redzējis? Es redzēju sevi, kā saucās tas kinoteātris? Tāds maziņš kinoteātrīts, kurš ir blakus Berga bazāram. Es zinu, ko domā, bet es aizmirsu, kāds ir. Būda vai kā suns? Kā suns. Man liekas, tā viņš kādreiz saucās, vai tagad ir. Bet labāk, ka mēs domājam. Jā, un tur rādīja mūsu mazo īsfilmu Burnt into Memory, tāpēc, ka tā draudzene viņi iesūtīja uz festivālu. Tur notika tas īsfilmu festivāls. Un to filmu rādīja uz lielā ekrāna, un es raudāju. Splendids tas nevar būt arī. Splendids Nē. Splendids atcerētos. Bet šitais mazais, kurā man bija augsti, visu laiku augsti, es biju plediņš. Kad ieraudzīju sevi, es raudāju, un tajā filmā es redzu sevi, ka es nostājos pie spoguļa, man ir slapi mati, un es skatos spoguli iekšā, un es redzu pavisam citu sevi. Un ne tikai es tā domāju, man ir cilvēki arī apkārt, kas redzējuši to filmu, tie pāris teikuši, ka tur pavisam citādāk es izskatos, un tas ir tas, ko es teicu. Un tad es vienu dienu sēdēju un aizdomājos, varbūt, tas tikai manas domas, ka es tagad veidojos par tādu kā hameleonu. Jo ir aktieri, kurus tu paņem, un viņi vienmēr būs smieklīgais personāžs. Jā. Viņi būs smieklīgi. Ir aktieri, kurus tu paņem, viņi vienmēr būs tādi sliktie un tā tālāk. Un tad ir aktieri, kurus vienā vietā ir labie, vienā sliktie, vienā tas, vienā šitas, bla, 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 un ka viņi spēj menedžēt caur tiem žanriem. Tā plūst, tā ir hameleona. Jā, man liekas, tas ir. Ja tev kā aktierim ir plašāks spektrs, man liekas, tu skaties arī profesionālāks, jo tas ir tas, par ko arī es esmu domājis, kad, man liekas, komēdijas man personīgi ir vieglāk spēlēt, tas var būt komisks, bet man patīk sevi izlikt arī kaut kādā drāmā, vai es labprāt spēlētu kaut ko, tādu arī drūmu, ar dziļu domu, protams, apakšā, bet kaut ko drūmāku. Ka tu, es nezinu, es justos labāk, ja es kā aktieris varētu parādīt no dažādiem spektriem, man liekas, tas ir profesionālāk un, nezinu, krūtāk. Savā ziņā. Jā. Bet, ja mēs pieskārāmies jau, ko tu iepriekš tagad minēji par tiem hameleoniem, un ka tev savā ziņā patīk pielāgoties, piemēram, dažādās lomās, negribi tikt, kā saka, ielikt tādā vienā rāmī vai vienā veidā. Tu esi dzirdējusi par method acting? Kas tas ir? Jā. Tu uzskati, ka tu arī savā ziņā to piekopu, un ko tu domā par vispār ko tādu, vai tas ir kaut kas, kas nepieciešams, lai ieietu lomā, vai tas varbūt uz kādām baigām specifiskām lomām? Manā gadījumā tas bija uz specifiskākām lomām, kad man bija Nenodzirsti gaisma, ir vēl viena mazā īsfilmiņa, kas vēl nav iznākusi. Bet tur arī nofilmējos, un tur man bija jāskrien un jāraud. Un uz to brīdi es atcerējos, bija tieši nesen notikušas sliktas lietas. Un es atcerējos tās sajūtas, un nokoncentrējos mašīnā, un sēdēju, un visu, un sāku raudāt. Visu esmu gatava, kā pārā, ar nevienu nerunāju, telefons rokās vispār nav. Tā kā es filmējos, telefonu neaiztieku. Jo man vajag ieiet tajā tēlā, un es turos, un vajag noturēties, un es gribu to sajūtu, un visu. Un tikai tad, kad nofilmēju, tad es atslāpstu, un varbūt man pat ir bijuši neatbildēt zvanu no mammas, un es viņai atsvanu, mammas filmējos. Es nevarēju pacelt klausulu. Un tad, kad es aizgāju uz aktieru kursiem,
pie Toma Liepājnieka. Viņš stāstīja, ka tas method acting tā kā ir labs pašā sākumā, bet pēc tam tev jau sāk, ja tu paņem to savu pārdzīvojumu, ieliec tajā ainā, un ja tev visu laiku būs jāspēlē pārdzīvojums, to pārdzīvojumu, ko tu paņem no reālās dzīves, tu jau būsi izdzīvojis. Tu jau būsi pārdzīvojis. Un tagad arī ir tā, ja es pirms sākšu stāstīt to sāpīgo stāstu jums, es neraudāšu, jo es tiku galā ar tām sāpēm. Tāpēc man vairāk palīdzētu tas, ka sāktu iedomāties. Un tad man fantāzija vienkārši uzsprāgs. Un tad vai arī dusmas. Bet dusmas, manuprāt, ir visvienkāršāk nospēlēt. Tas ir tik, cik esmu redzējis, ka cilvēkiem vienmēr daudz vieglāk nospēlēt dusmas. Ok. Jā. Un tāds kā follow-up jautājums tam, jā, tu arī minēji, kad, piemēram, ir lomas, kurām ir tā kā actually vieglāk paņemt kaut ko no sevis, un kā tev ir, kad tu spēlē tik daudz dažādas lomas, kā tev ir, kad tev ir viegli nodalīt no tā tēla un sevi, tā kā to robežu, vai ir, piemēram, citi tēli, kuriem tu tā kā jūties tuvāka, un tad tev grūtāk varbūt tā robeža, varbūt citi, kuri tev liekas, tas pilnīgi neesmu es, un tad tā kā diezgan viegli ir, pārsvičoties, tā kā tev tas iedalās. Ar filmu Gandrīz vecs puisis, kurā es spēlēju Tīnu, mums tā filmēšanās diezgan ilgi ievilkās, jo, kā kuram grafiks un tā tālāk, un tas sanājāmies no aprīļa līdz kādam augustam, ja ne no marta jau. Un martā es biju pabeigusi tajās īsfilmiņās, un tagad es aizgāju šito laukumu, un tāds, ok, tagad es esmu šeit, tagad es esmu Tīna, vispārējais, man ir jāizmirst, ko es darīju, kas notika un tā tālāk, lai gan tas bija arī iespaidīgi. Tagad man jānokoncentrējas uz šo. Un man būtu varbūt bijis mazliet vieglāk, ja tās filmēšanās būtu dienu pēc dienas, tad mēs arī būtu ātrāk pabeiguši. Bet tad, kad augustā beidzās, es sēdēju un tāds, ok, šitas beidzās, šitas tēls jau ir prom no manis, bija mazliet bēdīgi, jo viņi bija baigi jautri. Bet jāiet uz nākamo, viss, tad es aizgāju uz kastingu pie Vlada Kovaļova. Es vispār gāju uz citu lomu un man pazvanīja par citu. Un tad, kad es izlasīju to visu, man teica, ok, tagad esmu šeit. Un tad es aizgāju uz to filmēšanos. Man bija normāls stress, bet es kaut kā centos. Un man bija 4 filmēšanās dienas. Un pašā pēdējā, kura bija vissmagākā, es atvilku elpu, apstājos un man teica, bet es šeit vairs neatgriezīšos. Un nākamajā dienā mājās raudāju. Jo tā bija tik episka pieredze un tik lielā profesionālā projektā būt. Es nekad nebiju bijusi tikai kā ekstra. Tagad es biju kā aktrise, man viss bija tāds, hold on, kāds man ir rēķinās, kas man kaut ko jautā, tas bija tik dīvaini. Bet no tā tēla nācās atvadīties diezgan strauji. Tas bija kā noraut tā plāksteri. Bet nācās saņemties, un tad es tagad atminos tos tēlus, un ikdienā, man liekas, man viņi īsti neparādās. Ir kāds mīļākais tēls tev? Pagaidām. Es nezinu, man viņi visi vienlīdzīgi patīk. Bet es saku, ja es nogrieztu tos matus, uztaisītu sarkanus un aizietu pašaudīties, tas būtu episki. Varbūt tas būtu mans mīļākais tēls. Tas ir kaut kas tāds, ko tu jau, man liekas, pati kā tāda gribi. Tas būtu kā tev iedot to, ko tu riktīgi vēlies, ne? Jā. Man gribētos tādu sparīgāku lomu. Jā. Spēcīgāku un tādu, varbūt femme fatāli. Tāda tipa. Es tev novēlu. Tas būtu ļoti interesanti arī man tevi redzēt. Tā kā, es nezinu, pieredzi tev redzēt šādu, piemēram, vai ne? Un kaut kādās, labi, es nevarētu teikt kādās konkrētās lomās. Es neesmu tev daudz kur redzējis. Kaut kur Nekas jau vēl daudz nav iznācis. Jā, tieši tāpēc, jā. Bet noteikti noskatītos, un tam man būtu diezgan interesanti kaut kāds tāds pilnīgi pretējs efekts pēkšņi monts sarkanos. Jā, es biju par šo domājis. Ja tas būtu kaut kāds riktīgi maziņš projektīns, varbūt es pat nepiekrīstu, jo dabūt blondus pēc sarkana ir grūti. Bet, ja tas būtu kaut kāds lielāks projekts, kur tāda nopietna loma un viss tur riktīgi nopietni. Tad ir jāinvestēt arī. Jā. Tad kāpēc es to vispār matus nekrāsoju? Jo es visās castinga aģentūrās un visās bildēs pieteikumos esmu blonda. Tu idejas, ka jau tu baigi nedrīkst mainīt to izskatu, ne? Jo tev castingos uzrādās
tā kā tu izskaties, un tad, attiecīgi, tas režisors arī, rēķina viņam vai konkrēti tādu cilvēku, viņam, piemēram, vajag blondīnu, viņš skatās, man tur, blonda, tad mēs ņemam montu, kā viens. Jā, tāpēc es baigi neriskēju mainīt. Jā, bet tev sanāk, ka jāpaziņo, ne, kaut kādām aģentūrām, ka tu maini, lai viņi zina, ka tu tā vairs neizskaties, vai tāds nestrādā. Es vienā aģentūrai uzrakstīju, hei, es citādāk izskatos, viņiem bija vienalga, viņi man nebildēja. That's good for you. Jā, vai ne? Mums ir citi aktieri. Tas okay. Jo viņu bildēs man ir čolka, šeit vairs nav. Jā. Labi. Jā, un tad, laikam, no manis tāds noslēdzošais jautājums, ja tu Robis kaut kādus savus specifikas jautājumus super sarežģītos, tūlīt būs kaut kas pilnīgs. Kaut kādi krīzīgi, kas man absolūti neko neizsaka, bet... Es ceru, ka otrai montē viņi kaut ko izteiks. Es domāju, ka viņi noteikti izteiks. Vismaz ideja. Ko? Kas uz tādu nedzirdēju? Ko tu ar to domāji? Kas tas pa vārdu? Nē, es tādu nekad dzirdēju. Es atļaušos neatbildēt šajā. Jā, un tad mēs, tu iepriekš pieskāries, jau tev ir diezgan tādas bišķi, laikam, ekstremālas lietas jādara lomas dēļ, piemēram, par to pašu slicināšanu, ko tev iepriekš stāstīja par to ūdeni un tam līdzīgi. Tev ir kaut kādas tādas lietas, ko tu nekad negribētu darīt filmēšanas laikā, vai kur tu personīgi, piemēram, teiktu, režisors, nezinu, ja tev te jābūt, nezinu, kailai, vai, nezinu, tev kaut kas jādara tāds, vai, nezinu, kaut kas tāds, ko tev tā kā būtu, pilnībā, ko tu atteiktos darīt, vai kādas specifiskas ainas, piemēram, kaut kādas romantiskās, intīmās, vai, nezinu, kaut kādas baigi specifiskās. Ir kaut kas tāds, kur tu būtu tā kā pilnīgi, nekad nebūtu. Es negribētu strādāt ar kukaiņiem. Ar bitēm, jā. Bet okay. Tārpi un dzirnekļi, ja tur, pieņemsim, man būtu kaut kur jāguļās un pēkšņi par mani kaut kur rāpos prusakiem vai kaut kur es iekāpšu kaut kādu tārpos un tā. Es zinu, ka es uz vietas vienkārši apvēmtos. Tas būtu emocionāli smagi, bet es esmu bijusi Kaila kameras priekšā, bet nevis tā, ka tagad uz ekrāniem man redzēs Kailu, jā. Bet man vajadzēja ielīst vannā atkal. Jā, vannas. Jā, bet viņiem ir speciālas lietas, ko viņi uzliek tā kā uz krušgaliem uzlīmīts tāds. Un tad skaņo. Okay. Tas ir tik ilgi turējās. Okay. Es mājās vēl aizbraucu. Aiziet gulēt. Bāc. Jā, man tas bijis noķēr pasaules. Kaut kas palika. Kaut kas palika. Suvenīrs. Un intīmai zonai pieliek tādas tā kā kaut kāda dīvaina materiāla, arī pielīmējis tur visu. Tā kā limlentorsam? Nē. Magaiverēm. Nē, ir speciāli tās tērpa meitenes ir atradušas un tā. Bet manā gadījumā man bija jābūt vannā un viņi visi atlīmējās. Oh, no! Bet labi, ka bija putas. Daudz putas. Un tā kā man bija jākustās, pasauc to tērpu meitenes tādā... Man ir jākustās, man filmē tā kā vannā, man ir jākustās, un pēkšņi viņš tā uzpeldēs. Un es viņai pateicu, tā kā, paņem lūdzu projām. Un tad tas bija closed sets, pilnībā aizvērts. Bija riktīgi smieklīgi, ka nāca viens čalītis, kuram tu nevajadzēja būt, bet viņu pasauca, un viņš tā riktīgi ar sānu nāk iekšā, ir vannas istaba, pašā galā ir vanna, te ir pods, te ir izlietne. Un viņš nāk iekšā, un te stāv kamera. Un viņam pēc kameru tas klikšķis jānosit. Jā. Tas te čatstūrēnis? Jā, klape jānoklapē un jāpasako. 5. dubls 3. Jā, skaņa, blablabla. Un viņš tā nāk, viņš iet ar sānu, re, kur ir vanna, es guļu vannā. Un viņš iet, un es guļu vannā šidā. Un man viss ir putas visur, un es riktīgi čilēju un skatos, ko viņš tur darīs. Un viņš noklapēja, kaut ko ātri pasaka, ātri iet prom, viņš paklūpa, viņš nokrīt. Un viņš tāds, es uz viņu nepaskatījos. Es neskatījos, es absolūti neskatījos. Es to skatos, viņš tā, okei. Tā kā viņu kāds laikam riktīgi salamāja līdz mani neskatās, jo es tur esmu Kaila. Jo viņam tur nevajadzēja būt, tur bija pāris cilvēki. Uzreiz kā ir kats, uzreiz man halāts virsū un viss. Bet tajā dienā es cik ļoti pieradu pie cilvēkiem. Viņa tāds, halāts? Kats? Vienkārši izrāpus no manas ārā sēdē. Vienkārši skrēslīgi.
Ar visiem līpekļiem. Nē, bet tur bija ļoti jauki. Man nāca palīgā grīmā mākslinieci. Viņa tāda, kā tev palīdzēt, mums vajag tev. Viņa man uzmet vieli uz galvas, visu halātā iet, un davai pārģērbties, nomazgāties un uz nākamo ainu. Bet tev netraucē sanāk, tev paprasīt filmēties, nu, tipa puskēlā or something, vai tev tas netraucē? Man bija ļoti grūti tajā dienā. Nu, tā kā emocionāli, bet es tam izkāpu pārkāpu rīktīgi salauzu sevi. Man pēc tam pāris dienas bija tāds bišķi apdulums galvā. Bet tā, ja tas tiek pasniegts gaumīgi un nav tā vulgāri un prostatūru seks, čika brīkiem, es davai čau. Jā, nu, vai tur meiteni tur mētājās kāja kaut kāda piedzērusies. Tādu es neparakstītos. Nu, sanāk tev, principā, tu gandrīz visam esi gatava, tikai, ja tas ir ar kaut kādu apakšā domu vai kaut kādu... Doma, gaumīgi un, nu, tā kā nepārspīlējot. Nu, visi varu sēdēt vannā, nu, līdz šeienei, ka nofilmē, vai ne, un es tur paskatos un tā. Un, nu, tādas... Kā sauc to aktrisi, kas man liekas, Suicide Squadā? Viņa spēlēja to... Jokera to meiteni. Harley Quinn? Jā, Harley Quinn. Margot Robbie. Jā. Vat viņa teica kaut ko ļoti līdzīgu. Viņai bija aina. Tā bija filma par Wall Streetu. Viņai bija vienā Wall Street filmā jāfilmēs. Viņai bija jāiznāk kailē. Sākumā viņa tā kā arī bija kaut kādā mērā pret to, bet viņa teica, ja tam visam ir apakšā jāiet kaut kādu, tad jā. Un tas, kas viņai palīdzēja, man liekas, viņa teica tā, ka viņa izģērbās, viņa izdzēra tekila šotu un tad uztaisīja kadru. Nu, tā kā okay, tāds, fuck it, let's do it. Un tā kā, okay. tā bija redz, ko es zināju. Mana kārta uzdot jautājumus, jā. Jā, tev ir kaut kāds savu baigi super sarežģīti jautājumi. Es gatavojos. Jā, nu es bišķi kaut kā laikam skatījos no, nezinu, savas aktieru pieredzes ar to. Anyway, tātad vai ir bijusi loma, kura tev ierobežo un cik svarīga tev ir radošā brīvība? Nu, kad tev iedod lomu un, nu, piemēram, man gribētos, kad, nu, teātrī, kur es esmu darbojies, ka man kādai lomai varbūt režisors dod vairāk brīvību, kur es varu izpausties radoši ar savām idejām. Un es domāju, vai tev ir tā, ka tev nav tā, ka tev iedod tēlu un tev gribas izpausties ar viņu citādāk, bet tev ierobežo, jo režisoram ir tas skatījums, kādam tam tēlam jābūt, un tu tur neko nevar darīt. Nu, tā kā vai tev tādas kaut kādas situācijas bijušas? Un... Vēl nav bijuši, jo es, kad eju uz kādu projektu, es mēģinu iet kā tukša lapa, un es gribu redzēt to, ko redz režisors. Tāpēc es ar viņu runāju, viņš ar mani runā, un viņš man pastāsta, ko viņš grib tajā ainā redzēt, un kā man kaut kādas lietas pateikt, kādu intonāciju varbūt citreiz nomainīt. Un man patīk, ka es jūtos kā tāds māla klucis, kuru veido, un tad arī cilvēkiem ir vieglāk man strādāt, jo es nepretojos pret to. Jā. Ka viņš man pastāstīs, ka viņš grib mani redzēt tā un šī tā, ka kamera būs tā un tā, tāpēc viņam vajag labāk tā un tā. Domāju, tāds, ok, labi. Tas ir viņa darbs, jo tur tomēr, es neuzskatu, ka aktieris ir galvenais īsti, tur tomēr režisors, tā ir viņa vīzija, un kā viņš strādā ar aktieriem, aktieris tāds kā palīgrīgs, lai nodotu to viņa ziņu. Bet tev nav tā, ka tev, viņš iedod to vīziju, un tev kaut kas tev vīzijā nepatīk. Tā kā tev jāspēlē tas tēls, bet tev tāds, nu nē, tas makes no sense, tā kā es negribu šitos. Nu, varbūt ne pilnībā visu, bet kaut kāda daļa no tā visa. Tā kā, nu, nē, šitādi, es nezinu. Pagaidām, nē. Nē, tas ir ļoti interesanti, ko tu saki, jo man tieši pretēji, man patīk tas, ko tu saki par plastlīnus arī tās, nu, to es esmu saprats, redzējis, domājis, kad tu esi režisora, tā kā, jā, tas plastlīnu klucis, un viņš ar tevi, principā, dara to, ko viņš grib darīt. Un es saprotu to domu, ka tu saki, jā, tad ir vieglāk, nu, tā kā projekts atrast un tā tālāk, jo... Es vienkārši man galvā stāv, ka tu guli vanā un tu sūdz uzpildu zāli. Vienkārši iztēlojos, kā tas izskatās. Un tu tieši kamēr filmē no paša augšanās. Jā, sorry, man vienkārši pārāk liels vizuālis. Tie ir brīži, kad tev pašam ir jāiejaucās un jāpasauc kāds hello, vai, nu, tā kā tērpa meitene atskrien šur paņem. Jo, nu, bet tu zini, tu būtu centies tajā kadrā ļoti, un režisoram tāds, kas tur uzpeldē? Kāds? Un tev tāds, jā, es taču jūtu, ka viņš atlīmējās, bet es negribēju neko teikt, blā, blā, blā. Tā nevar, jā. Tad jāpievērš uzmanība, un citreiz bijis tā, ka, tu saki par radošām izpausmēm, man pārsvarā patīk teksti, kas tur ir, bet ja citreiz neloģiski skan, tad mēs to pārunājam režisoru, citreiz vajag, kas skan neloģiski, bet citos gadījumos vienkārši tā ir, un tu runā. Jā.
Ja, nē, vienkārši man, piemēram, gribētu radīt kaut kādus tēlu no sevis. Varbūt vajag par režisoru. Bet tad es citus veidoju. Bet es gribu... Bet režisori paši arī filmē. Filmējas, jā. Nevienmēr. Nevienmēr, bet arī. Jā. Es nezinu, tas režisors, kurš man sūtīs kultūras akadēmiju, viņš teica, ka es tev redzu kā aktieru, bet kā režisoru. Bet tu nevari jau klausīties vienu cilvēku. Nē, es smējos, protams. Nē, es domāju par to, bet jā, man vairāk pašam patīk radīt nekā ļauties tam plastilīnam. Es saprotu to biznesa domu, varbūt, ka loģiski, ka, ja tu esi good sporto, ja tā no angliski saka, bet vai tas parauga bērns kaut kādā mērā, tad, režisoram būs vieglāk ar tevi strādāt, viņš tev ņems vairāk projektos, tu ideju visus saproti. Tā kā parauga bērnu? Jā, tas, ko tu saki, kā tu paklausīsi režisoru, viss kā viņš gribēs, tad viņam būs tāds, ar šito ir viegli strādāt. Nē, citais, protams, ir domstarpības, labāk, lai es ņemu to roku nekā šito roku, vai labāk, lai es ēdu, tā vai šitā, bet nav tik spilgti, tas nav tā, ka tas nomaina visu plotu jo man nav bijis neviens projekts, kurā es esmu tik tuvu ar režisoru arī. Ja, protams, es neesmu tas, kas sēdēs maliņā un tur man tagad pateiks, tev metīs ar vecām olām virsū. Kāpēc? Tāpēc, ka tā vajag. Es nesēdēšu, neklasēšu. Es vienmēr, izjautāšu, kas un kā un kāpēc. Ja scenāriju uzraksta, kaut kas nomainās, es vienmēr jautāju jautājumus, es vienmēr izrunāju visu līdz galam, lai man uz seta nav nekādu jautājumu. Ok, jā, that makes sense. To man arī patīk ar režisoriem. Kad tu saproti, kāpēc tas notiek un it makes sense for you, tad es arī varu darīt to, ko no manis prasa. Jā, tas principā, ko mēs jau izrunājam. Man ir interesanti īstenībā jūs paklausīties, tāpēc, kad es neskatos uz to, kā jūs to skaties kā aktieri, jo man personīgi tas vispār, neuzrunā aktieru mākslu. Man ir tāds bet es esmu bijusi otrā pusē. Es esmu, piemēram, vairākas lugas rakstījusi. Priekš skolas vai kā. Arī priekš privāti esmu uzrakstījusi lugu un tam līdzīgi. Man personīgi vairāk piesaista, kad es varu to vīziju veidot atkal. Man atkal nav tā, ka es redzu sevi tajā vīzijā. Man atkal labāk patīk tas, kad es varu uztaisīt overall story, un es varu pielāgot tam cilvēkus uzreiz, piemēram, šitā loma, šitais cilvēks varētu viņu tā kā labi iznest. Man patīk atkal tā otra puse vairāk. Tieši tam līdzīgi to stāstu veidot. Yeah. Nevis, ka tu pats tur dipī pa skatu vai pa to setu filmus, tagad tur kaut ko tur. Paldies man! Mēs varam taisīt radara filmu, kaut kādu radara productions rekordu. Mums sarakstīs scenāriju un tekstu, un aktieri mums ir, un Monta mums ir gatava kāpt vannā. Tikai nevajag man atkal slīcināt. Nē, lūdzu, bez slīcināt. Bet tev arī dušā bija jāina, ne? Es atceros, vai ne, reklāmā tur. Jā, es biju. Jā, es par to biju aizmirsus. Es man arī likās tā incidenta, kad tu kaut kur Facebookā bija likus vai kur, un es tāds skatās, Montas projekts, jāpaskatās, un tad pēkšņi Monta no dušas izlēja. Un tāds, tā ir arī kaut kāda mērā uzdrīkstēšanās tomēr. Tur nebija tik liels projekts, man bija pašai savs apens kājās. Tāpēc man filmēja līdz gurniem, bet man bija doma, ka es varētu palikt kā ādas krāsas krūšturī, bet to kamerā riktīgi redzēja. To man nācās novilkt, esot dušā, vienkārši aizmetu, un kāds čalis viņu savāc. Ņem manu krūštu! Jā, tā arī bija. Reāli, tagad tu esi uz seti, tev ir tāds novelc krakalos, tad novelc vienkārši atdot kādam, un pēc tam ceri, kā atradīsi. Bet ka neaiznesīs mājās krūštu. Tie cilvēki domā par tevi vairāk nekā tu domā par viņiem, jo tev ir jākoncentrēs to vienu, un tāpēc man no mugurpuses nofilmēja. Un man nebija iebildumi, kas tur izkāpa ārā, un tas bija arī liels, pat neatceros, cik sen atpakaļ. Bet, jā, tu teici par tā kā paraugu bērnu un tā tālāk aktieri. Es piebaldīšu. Es vienkārši par to izlasīju. Es vienkārši ievilku kalpu, lai runātu. Viņa tik ļoti sagatavojās cilvēks. Kolīt tu Eminema dropu uzmetīs. Saprot, ka tā mana piebilda.
Mana piebilde tagad ir pilnīgi nekas vienkārši. Tagad pat nav nekas svarīgs. Es vienkārši gribēju pateikt, ka es izlasīju grāmatu par Jeanette McCurdy, un viņa to aprakstīja. Viņa aprakstīja to mazliet biznesa pusi, bet tas ir vairāk atkal par Hollywoodu. Latvija tomēr nav Hollywood. Viņa vienkārši teica, ka viņa mācījās būt, labi, mamma viņa mācīja, bet arī viņa mācījās būt paraugu bērns, lai vienkārši viņa vairāk projektus dabūtu. Bet, tagad tu vari es izdarīju tādu izšķirošu soli, ka es ļoti daudzām aģentūrām pateicu, ka es nestrādāšu kā ekstra. Jo pie sevis es to uzskatu, ka es esmu pateicīga par to pieredzi, un es vairs nevēlos to darīt. Man ir bijusi jau aktieru pieredze, tāpēc es vēlos kā aktrise vairāk, jau varbūt pat epizodiskās lomās. Un uzreiz, kā es to pateicu, daži norēģēja tā, ka man vairs nezvana vai ko. Jo es neesmu arī tik liela slavenība, lai es varētu, šito es ņemšu, šito es neņemšu. Jā, es tieši gribēju. Bet es vienkārši sapratu, ka es negribu sev mocīt, lai cik man ļoti tas patiktu, man kā ekstrai būtu ļoti grūti. Kā māsu skatu dalībniekam. Jā. Jo es sapņoju kādreiz par to, lai es būtu kameras priekšā, lai es būtu aktrise ar tekstu un tā. Un viena aģentūra noreaģēja ļoti feini, un es nofilmējos kā epizodiskajā lomā, kā medmāsiņa Rūgtās izvēles. Tāds seriāls. Un tad no naida līdz mīlestībai vēl ir, tur esmu administratore. Un tur man bija teksts, un es jau par to biju ļoti pateicīga. Un tad, tad ir pārējais lomas. Okay. Jā, es vienkārši noriskēju ar savu kontaktiem ar aģentūrām. Jo es esmu dzirdējis, ka cilvēki apkārt man saka, ja tu vairākas reizes aģentūrai pateiksi, nē, viņi tev vairs nezvanīs, un tā arī ir. Un tu paliec bez projektiem. Un es palieku bez projektiem. Jā. Jo, lai gan es esmu atzīmējusies viņu anketās, ka es vairs nestrādāju kā ekstra, man tik un tā zvanīja un piedāvāja būt kā ekstra, un es negribēju. Bet tev ir pietiekami daudz projektu tāpat, kaut kādā mērā. Tagad? Jā. Nē. Bet tu neesi noriskējusi tagad ar to, ka tu nekur nevari vairs filmēt. Nē, bet tu jau tāpat varēsi filmēt. Tā kā tev jau viņi nāks, gan jau ne. Jā, tas, ka viņi nāks, tas jā. Es vienkārši tagad strādāju parastu dienas darbiņu kā kurjers. Pats viņas vadā. Jā, ok. Tas ir tā, ka tur, mani kāpēc neaicina nekur, jo mani neviens vēl nekur nav redzējis. Tur viņiem nepietiek ar to, kas ierakstu savā pieteikumā. Esmu nofilmējusies tur, gandrīz vecpuisi, viņiem tāds, kas tas tāds? Viņi vēl nav iznākuši, un es domāju, ka varbūt man vairāk iespējas pavērsies nākamgad. Jā, tad, kad viss iznāks, tad tu, jā. Un, ja tev neiznāks, tad tu vērsīsies vienkārši atpakaļ. Iznāks viss pie tā arī paliekam. Es tev teicu jau toreiz, ka šitā nav lieta tāda, kuras iedomājos, un aizmirst par viņu. Es katru dienu ceļos ar to domu. Esmu aktrise, es to daru, es to visu, man vajag projektu, man vajag to, man vajag castingu, es atceros cilvēkus, zvanu cilvēkiem, rakstu cilvēkiem, atgādinu par sevi, un es to daru, jo man tas patīk tā dzīvot. Jā, man patīk tas dedications, tas, ko tu saki. Tas, man liekas, arī aktieru darbs, ja, tas tur nav, tur aizsūta savu CV, kaut kādā mērā, un tur zina 9 to 5 vai ne, bet tas, ka tev pašai ir jāiet, jāmeklē, vai ne, pareizi es saku. Latvijā tā ir. Jā, un tas nav arī tā kā, kaut kādā mērā tavs pamatdarbs, reku, tu saki, tev paralēli ir pamatdarbs, lai tu, varētu apvienot vispār, es nezinu, izdzīvot, ja tā var teikt. Un kad aktieris, tas ir tāds, jā, kad, man liekas, jābūt tam dedicationam, pareizāk pateikt, commitmentam, es nezinu, tā kā, ka tev visu laiku ir. Tas ir, man liekas, tas nav viegli, man tā gribas domāt. Es gribēju pavasarī taisīt jaunu tetovējumu, bet es nedrīkstēju, jo mēs filmējām to gan arī vecpuisi, un tad būtu ļoti redzams, ka man pēkšņi parādās tetovējums, jo esmu nākamajā kadrā. Un es vēl par viņu neesmu uztaisījusi. Tas pilnīgi. Jā, jo man, piemēram, es arī nospēlēju teātru skatos ļoti ilgi, bet tad es aizbraucu, starp sezonā vasarā es aizbraucu uz ārzemēm strādāt, man tas iepatikās, un es sapratu, ka, es labāk braucu kaut kur pelnu naudu, nekā šobrīd nododos aktieru mākslā, man tas vienkārši šai dzīves periodā liekas loģiskāk, un, protams, es nenolieku tam visam krustu, bet šobrīd man uzskata dzīve ir tā, ka es labāk izvēlos strādāt. Bet tāpēc es ļoti respektēju tos tādus cilvēkus kā tu, kas ieliek to dedication, kas ir gatavi vairāk investēt. Es nezinu, kā pareizāk foršāk pateikt, bet saprotu, ko es mēģinu teikt, ka tomēr, tev ir, man liekas, nemāk īstos vārdus atrast.
Nu, baigi daudz sevi jāliek tā visā iekšā. Baigas dedication šajā ielikt. Nē, bet to sauc par šovu biznesu. Tas savā vairāk vai mazāk, vairāk vai mazāk tas ir biznes. Jo tad, kad es filmējos īsfilmās, man nesamaksāja neko. Bet es investēju sevī, jo tad, kad vēlāk tās īsfilmas iznāk, man ir mana reklāma. Jā. Un tā es esmu piedalījusies vairākos projektos. To, man liekas, arī ļoti svarīgi saprast. Nu, tā kā neuzlikt to uzsvaru par samaksu, bet Un es uzsvaru to uz to, nedaru ka... naudas dēļ arī. Nu, jā, tieši tā. Nu, tas vienkārši tas, ko kādam Tu citam. neesi mēģinājis tur ārzemēs skatīties kastingus sev? Nav baigi laika. Nē, zini kā, es saprotu. Atruna. Vai ne? Pateicu Montei, kura vienmēr var atrast laiku. Bet, nē, es saprotu, man ir tas, ka es neesmu vienkārši vienā lokācijā baigi ilgi. Man tā liekas, nu es varbūt 3 mēnešus vienā, tad 3 mēnešus atkal, piemēram, Latvijā. Un, man liekas, ja tu gribi ar castingu darbot, nu labi, ir, protams, vienas, nu, mazas skati, kur tu varbūt vienu dienu nofilmējies. Ok, fine. Bet, man liekas, ļoti bieži ir jābūt ilgāk uz vietas, ne, lai kaut kāds projekts ņemtu. Jā, Atkarīgs no projekta. Nu, cik reiz tev var paņemt uz vienu dienu epizodiskā loma? Jā. Ja tu esi ārzemēs, kā tu ar angļu valodu? Man nu strādāja ārzemēs. Nu, mazums tev ir tur very, very bad accent. I am from Latvia. My name is Robert. Jā, man name is Roberto. No, not Meloni. Jā. How are you? Nē, man ir normāli. Es neesmu arī... Nu, es vairāk par Somiju esmu. Ja es kaut kāds projekts tur ieraudzītu, varbūt es parakstītos. Depends, protams. Man bija iespēja uzkāpt Čikāgā uz skatuves, ko es neizmantoju. Stulbenis tāds. Bet, jā, vai ne? Bet kaut kā tajā brīdī. Zini kā, šitas saucamais jetlags laikam iest tajā brīdī, jo tā izrāda bija vakarā, un Latvijā tajā brīdī jau bija, nu, jo tur bija 10 vai 11 vakarā, pieskaita 8 stundas, Latvijā bija 6 no rīta, un es prātā jau sen gulēju. Nu, tā kā. Tas ir... Bet man liekas, tas ir stulbatruna Čikāga. Tā ir stulbatruna, bet tajā pašā laikā tu vienkārši mācies no savām kļūdām. Jo nākamā reize, kad tev būs kaut kāds episki iespēja kaut ko izdarīt, tu izdarīsi. Jā. Nedomājot. Piekusis, laustu kāju, nezinu, sāp zops, tu izdarīsi, pat nejūtīs, ka tev sāp. Līdz tam es gribētu nonākt, ja godīgi, tas būtu baigi krūta. Bet runājot par improvizāciju, bija viens jautājums arī par improvizāciju. Es varšu tā uzgāju. Jā, es zinu vienkārši, ka tu darbosies ar improvizāciju, tur es tevi iepazinu. Un es gribēju zināt, vai improvizācija tev kaut kādā mērā ir ietekmējusi filmēšanos tā tālāk, vai tur tas baigi tā nestrādā. Nu, kad es nezinu, kaut kāds ČP notiek un tev vajag iziet no situācijas. Un tu ar savām improvizācijas spējām tev tāds čilai gari. Vai tas nav case tur? Improvizācija man palīdzēja dabūt lomu, 2 lomas. Pie vienām meitenēm tajos studentu īsfilmās, jo tā, kad gājām uz castingu, tur vajadzēja ļoti daudz improvizēt. Viņas vienkārši gribēja redzēt, kā mēs visi improvizējam. Un es biju ļoti satraukusies, un tajā dienā es iepazinu Danti Pekoli. Pecoli. Es nezinu, piedod, Dante. Es nezinu vēl, protams, kā izrunāt to uzvārdu. Viņš ir tagad mans kolēģis. Mēs kopā nofilmējām, gan arī vecpuisis, viņš tur galveno lomu spēlē, blablabla. Un mums vajadzēja ļoti daudz improvizēt. Un pēc tam, vēl, kad es braucu pie tām meitenēm, viņas atkal man lika improvizēt. Un visu laiku bija jāimprovizē. Un man bija tāds, man ir tā kā improvizācijas tā kā pieredze. Un viņam bija tāds ļoti forši, mēs to redzam. Un tāpēc mēs tevi gribam tā kā pie mums. Tev arī filmās. Tas deva konfidenci? Jā. Jo tad, kad viņas man teica kaut kādas lietas, man bija tāds, jā, ok, es to varu izdarīt. Es nekad mūžā to nebiju darījis, bet man bija tāds, jā, es to varu, jo es esmu darījusi vairāk un vairāku cilvēku klātbūtnē. Un īstenībā tas, ka es aizgāju uz kultūras koledžu, nevis uz akadēmiju, mans viens draugs mani paņēma līdzi uz impro vakaru, uz Avotu Ezīti, un tur es satiku jūs visus. Es pēc vidusskolas jutos ļoti nepašpārliecināta par sevi. Nu, man bija smagāk emocionāli. Un tad, kad es sāku iet uz visām jūsu improvizācijām, es atraisījos kā persona vairāk un sāku justies vairāk drosmīgi, un es esmu pateicīga par to. Un es tam improvizācija bija tas, kas man deva to atvēršanās brīdi, teiksim tā, un iepazinu daudz cilvēkus un tā, un esmu pateicīga par jums visiem, ko es esmu iemācījusies, bet vai es to turpinātu? Nē, tas posms manā dzīvē ir noslēdzies. Es tā kā, tāda kastīte improvizācija ielieku. Tagad ir nākamās lietas, kas nāk. Bet katrā ziņā... Katra lieta man krājās, un tā veido mani. Jā, bet katrā ziņā tu uzskati, ka tas bija tāds svarīgs solis, un tev viņš bija pa brīdim arī palīdz. Nekas dzīvē nenotiek tāpatās.
Protams, jā. Tāpēc es tur nokļuvu, un tāpēc es tur biju, un tāpēc es vēl ik pa laikam satieku tos cilvēkus, un tas ir ļoti forši. Nē, man liekas, tas arī tāds vienkārši svarīga prasme, svarīgs skills, jo, man liekas, ne visi ir gājuši cauri improvizācijai, un viņiem tā var būt sveša lieta, bet, kad tev nav tā sveša lieta, tev tās lielākas konfidence, un tu vari varbūt tādās situācijās izsisties vai izvilkt sev labāk un tā tālāk. Man liekas, tas ir krūti. Man improvizācija noderēja, tā, ka es kādreiz braucu pa Zaķu sabiedriskā transportā. Labi, man arī viņa dzīvē ir daudz, kur noderējas. Tā kā, kad, es nezinu. Tā ātrā domāšana. Jā, tas ir kaut kur arī darbojoties, ka tu saproti, ka, ne jau visi notiks tā kā smūti, vai ne? Tā, ka tu strādā kaut kur vienalga, notiek kaut kāds ČP, un vajag ātro risinājumu, un man tāds, labi, improvizēsim, kā būs, tā būs. Nav tik liels stress, nevienmēr, bet ir momenti, ka man nav pilnīgi stress gandrīz, bet, labi, improvizēsim, kā būs, tā būs, vilksim ārā, ko mēs tur varam izdarīt. Ok, ejam tālāk. Vai tu vēlies būt slavena? Vai tu nebaidies no slavenes? Man mamma, starp citu, nesen to pajautāja, tev nav bail, man bija tāds, man ir bail. Bet, ja tu esi aktieris, un, piemēram, mēs te runājam pēc 2 gadiem, tu esi, nezinu, Spēlmeņa nakts balva vienalga, vai kas kino, es nezinu. Jā. Es nezinu, tu uzspīd, nezinu, pēkšņi esi slavena. Vai, nezinu, nejot aktieru ceļu, tev jau ar to ir jārēķinās, ka tas var notikt. Tas ir tā kā papildu bonus. Bonus. Tas ir tāds bonus, jā, ka tu esi zināmāks, tu vari izdarīt varbūt vairāk lietas, influencēt cilvēkus, un es gribētu, ka es varētu influencēt varbūt cilvēkus, jo es gribu taisīt, man vēl viss nav sakārtojies, bet es gribu taisīt savu cooking show. Okay. Jo man ļoti patīk gatavot mājās ēst, un es varu uztaisīt ēst no jebkā. Ja pat mājās tur pāris ingredientus, var no tiem uztaisīt vakariņas. Un pavīdam, protams, arī runāt un tā tālāk, bet tā, vai es tiecos būt slavenība un tā, ne. Bet tas nav mans mērķis. Tas ir vienkārši tā papildieta, kas nāk klāt. Bet kaut kāda tumšā puse tam visam arī nāk klāt. Jā, cilvēki tev baigi redzēs uz ielas, atpazīs uz ielas, kāds varbūt tur pirkstu rādīs, vai es nezinu. Vai tas, kas man liekas, ka kaut kādā, nezinu, nebēdies no tā, ka kaut kādā mērā tev privātā kaut kāda dzīve var, pārkāpt, nezinu, pāri, ārējie apstākļi. Es kaut kas sarežģīti izteicos, bet to domā, liekas, es aptuveni sapratu, jo, redzi, ir tās slavenības, par kuriem tu zini visu. Ar ko viņi ir gulējuši, ar ko viņi bijuši vakariņās, kur viņi tas un šit. Bet Latvijā tā īsti nav, ja vien tās slavenības paši neparāda tās lietas. Jā. Kā daži labi sēdēja vannā un tā iesaīja video. Jā, un kļuva slaveni, atpazīstami. Vai arī kā ir normāli cilvēki, kuri vienkārši dzīvo savu dzīvi, varbūt neliek savu bērnu bildi sociālos tīklos, jo sociālie tīkli tomēr ir tas vislielākais, tas loks, kurā visa pasaule tevi var redzēt. Bet ko zeltainā presa, piemēram, ja tev introvēt kaut kāds, kas tev tur, vai es nezinu, privātā dzīve, vai kas tev tur baigi iztājā, nezinu, private life. Es nezinu, viņiem, man liekas, būtu baigi garlaicīgi ar mani, jo es neko daudz pat vienkāršā dzīvē, ja ne intervijā, nestāstu cilvēkiem neko daudz. Aha, es domāju, teiks tev garlaicīgi dzīve. Varbūt arī. Slavenības bez filtra, tu teiktu, nav vērts, jā. Man taču nē. Tāpēc, ka man ir pārāk liels I don't give a damn. Un tāda, es nejaucos citu dzīvēs, man neinteresē kaut kādi gossipi vai kāds tādas lietas. Man ir sava dzīve, man ir sava ģimene, man ir sava mērķi, un man pat nav. Es neuzskatu to par sliktu lietu, man nav daudz draugu. Es uzskatu to par labu lietu, jo man ir kvalitatīvi cilvēki apkārt. Es izvēlos, kuri ir manā dzīvē un kuri nav. Tiešākajā nozīmē, ja viņi izdara kaut ko sliktu, vai ja tu par mani aiz muguras runā, es viņus izslēdzu no dzīves. Bet tev tas nevar ietekmēt kaut kādā mērā karjeru, kad tu vienkārši šau biznesam neesi interesanti līdz ar to, un tad viņiem nav interesanti tev projekts dot, vai tas tā nestrādā? Vai tu par to neesi domājis? Es neesmu par to domājis. Es vienkārši par tādām karjeras kāpnēm domāju, un es nezinu, ka tu esi aktris, piemēram, fine, bet... Jā, tas saucamais sob story, ķipa, kad, piemēram, arī šitam tēm. Es aizmirsu, kā sauc to šovu. Americans Got Talent, laikam, vai Britain's Got Talent. Tā sērijas. Jā. Viņi jau, principā, izceļ vairāk tos cilvēkus, kuriem kaut kāds storijas apakšā. Nezinu, tā kā man tur tēvs nomira, un tāpēc es tur kur tu vari investēt. Un, tā kā, lai varētu pārdot. Vai tas pats, man liekas, ir X-faktorā, starp citu, arī. Jā, tur jau arī tā kā izceļ. Principā viss, kas ietver sevi kastingu. Es vienkārši negribu dalīties ar detaļām par savu dzīvi. Tas var... jā. Okay. Par tādām detaļām. Okay. Bet tu nebēdies, ka tas tev varētu ietekmēt karjeru kaut kādā mērā? Nē. Nē, ok.
come on, kurš grib iet un mazgāt man netīro vēļu? Es pati negribu to darīt. Bet ir, come on. Jā, bet Kāpēc? es viņai nebūšu tik interesanti, un mani tas apmierina, ka es nebūšu viņai tik interesanti, jo visiem viss nav jāzina. Un es turpināšu darboties, jo ir taču normāli aktieri, normāli cilvēki, kuri turpina darboties, kuri neposto savus bērnus, neposto katru savu dzīves mirkli sociālos tīklos. Jo mazāk tu parādi, jo mazāk ir viņiem par ko runāt. Bet tu esi tas aktieris, tu strādā savus darbus, tu esi uz ekrāna, bet ka viņiem vajag to spadāts, varbūt... Lai paši tā izspēlēta. Es nezinu, vienmēr būs kāds, kurš to darīs, un vienmēr būs kas nedarīs. Jā, es tieši gribēju teikt, ka ja vajag viņiem kaut kādu tādu cilvēku, viņi viņu atradīs. Jo viņi arī parādīs sevi tādā veidā. Un tātad, ja tu parādi sevi tādā veidā, tad tu gribi tāda veida uzmanību. Bet, kā arī Monti iepriekš minēja, kad tu jau arī, ja tu sevi pasniedz kaut kādā noteiktā veidā, tu naturāli piesaisti pie sevis cilvēkus, kas līdzīgi tev domā un kuriem ir līdzīgas morāls. Tā kā, manuprāt, protams, ir tāda lieta, ka, ja tu tur gribi būt mega slavens, you have to corrupt your values or something, bet nevienmēr. So. Okay. Doma saprat, paldies. Tad, kad Monti mums būs slavena, tad mēs jau uzreiz pasakām, dzeltenē presē nav jāga. Viņi paši tagad. Un es atnāju pie jums, jūs tādi, klausies, kā tā vieta? Tu lec uz pēdējiem 2, tad, ja? Es lecu uz pēdējiem, es domāju, mums vajag laiks. Jā, davai. Jā. Pastāsti par... Jā, labi. Pastāst par lietām. Es gribēju viens citu jautājumu uzdot vienkārši. Nē, es baigi gribu viņu uzdot. Kas ir tavs karjeras augstākais punkts? Es par to domāju, ka līdz kam tu gribi nonākt? Līdz kam gribi nonākt? Vai tev ir kaut kāds mērķis? Tā kā, es tik līdz tam punktam, es esmu sasniegus to, ko es gribēju. Kaut kādā mērā, tad es uz citu punktu varu iet, bet kaut kāds, es nezinu, kas ir tas. Nē. Kā izdarīt? Es varu iet un vienkārši iet. Bet tev nav nekas, ko gribi, teikt. Man ir pilnībā viss, ko es gribu, to es gribu sasniegt. Un, ja es par to sasniegšu, es iešu vēl tālāk. Turpināt. Ja es nofilmēšu uz vienā seriālā, es iešu uz nākamo. Jā, protams. Cilvēks vienkārši tāds sky is the limit. Robis, krūti. Nē, man patīk tas doma gājiens, jo tu biji arī tā, kas Facebookā nošēroja. Dalījies ar postu, kurā tu gan jau izlabosi mani. Izlabosi mani, bet tur bija tas posts par to, ka cilvēks, kuram kaut kādā mērā, kurš neuztraucas par to, ka viņam nav kaut kāds tas gala mērķis, kad viņš ir kaut kāds super laimīgs cilvēks vai kaut kas tāds. Saprot, par kuru postu runāja, vai ne? Jā, es saprotu. Tur bija par to, ka cilvēks, kurš vēl nav atradis savu mērķi dzīvē, viņš it kā skaitās laimīgāks nekā tas, kurš jau ir atradis, bet tur arī tās domas mainās. Varbūt tas cilvēks, kas jau ir atradis, viņš ir laimīgs, piemēram, savā konkrētajā vietā, kur viņš ir un strādā un būs visu mūžu. Tas, kurš meklē, viņš dabū izjust to pasauli varbūt mazliet vairāk. Tas, kurš meklē un zina un tā runā un tā tālāk. Un tu ej to ceļu, ka tu baigi tur neuztraucies, tu vienkārši ņem to, kas nāk pretī un baudi un tā tālāk. Jā. Bet tas ir cool, man patīk. Tā kā es respektēju cilvēkus, kas tā dara. Tāpēc, ka man vienkārši daudz cilvēku. Kāds tavs 5 gadu plāns? Tas nezinu. Bet es vienmēr pieturos pie tā teiciena, tu uzraksti plānu un Dievs pasmējās. Es vairs neko neplānoju. Nopietni, kā reiz mēdzu plānot tā un šitā. Varbūt tu vari nospraust mērķi, bet tu viņam nenoteiks laiku. Kā būs, tā būs. Un tev vienkārši jādodas ir tam. Yep. Jā. Labi, tad, bet jā, man patīk tas doma. Jā, labi, vajag mums tā laika, Es nezinu, kā. Es nemāku vienkārši izteikties. Man tiešām patīk tas doma gājas, vienkārši nemāku izteikties. Bet tas... Sāki, būs jau labi. Būs jau labi. Bet labi, laikam pēdējais jautājums sanāk. Mēs tā kā trūkrējam podkāstu, bet mēs par trūkrējam runājam šodien. Bet kā ir tā ir. Pastāst par lietām, kas tev... Man liekas, kā viņi runāja. Bet labi, pastāst par lietām, kas tev nepatīk. Ja bērnas pusēm aktiera mākslā, vai ir kādi stereotipi vai lietas, par kurām būtu Latvijā jārunā vairāk? Vai, es nezinu, vairāk pieskaroties kaut kādai tumšajai pusē aktieru mākslā. Ja mēs tā vēl neesam, tam tik ļoti pieskārušies, vai ir kaut kas, ko tu vari, nezinu, pieminēt vai pastāstīt. Jā.
Ļoti labi atbild. Pagad, tā kā tev cilvēkam Nu, pēc manas personīgās pieredzes. Pagaid, viena lieta. Lielie projekti. Bet ar robežām, jā? Nē, es vienkārši gribēju piebilst, ka mēs ar robežām, mēs saprotam, ka mēs te varam riskēt mazliet ar tavu karjeru. Jā, tāpēc man vajadzēja brītiņu. jā, tāpēc es piekomentēju, ka cik tu drīksti tik, jā. Nu jā, nav tik briesmīgas lietas, kā tu iedomājies, kā Holivudā. Es pat neesmu piedzīvojis, paldies. Latvijā viss ir tīri kārtīgi, sakārtots, un cilvēki ir normāli, labi strādā ar tevi, attiecās labi. Bet vienīgais, kas man ir tā licies dīvaini, ka lielākās lomas, kuras esmu dabūjusi, tas ir pie režisoriem, kuri ir vairāk tā kā uz, krievi. Nevis no pašas Krievijas, bet, krievalodīgām ģimenēm uzauguši Latvijā un ir Latvijas pilsoņi un tā tālāk. Un ar latviešu režisoriem es esmu strādājusi maz. Mazākās, tajās pašās epizodiskajās lomās esmu bijusi. Un man tas liekas iekšēji pie sevis tā interesanti, jo man no mammas puses ir arī krievalodīga ģimene. Pārsvarā, tā kā Baltkrievi. Un Ukraiņi vēl kaut kur asinīs, kaut kas samiksējies. Un tad, kad es tiku pie Vlada Kovaļova, viņš jau arī nav Latvijas, bet es biju ļoti, ļoti pateicīga saviem senčiem. Visiem aiz manis, kas ir un ir palīdzējuši man un tā. Un starp citu, tad, kad mēs filmējām īsfilmu Burnt into Memory, mums bija jāfilmē baznīcā. Un tā baznīca bija Staraveru baznīca, vecticīgo. Un tā baznīca atradās Ivana kapos. Mazāk tie ir Ivana kapi. Aiz mola. Tur ir tāda pareizticīgo baznīca ļoti liela, un aiz viņas ir tāda maiziņa vecticīgo baznīca. Es nezinu, vai jūs zināt, un tajos kapos ir apglabāti mani radinieki. Un tad, kad visi tur taisījās uz to filmēšanos un tā tālāk, bija ziema, bija sniegs, un es zvanu Omei, saku, uzmini, kurš esmu, tā banānijos, loģiski, bet es esmu kapos, bet ko dari kapos? Un es tā kā, mums ir filmēšana, bla, 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 es gribu aiziet pie mūsējiem, bet es nevaru atrast to koku, kur bija jāgriežās, jo tur nav nekādas zīmes, tur nav tās, tur ir apglabāti tie, kā jau kāpi, lieli kāpi, un es aizgāju caur kupenām, izbridu, jo tur nebija neizšķuras nekas, un es aizgāju parunājos, tādā ziņā esmu ticīga uz tādām lietām, ka man ģimenē tā ir pieņems, ka mēs citreiz aizējam, tur parunājamies ar aizgājušajiem un tā. Un es viņiem biju pateicīga, un es viņiem stāstīju, es tagad filmēšos, un es raudāju pie viņiem esot, un es aizgāju atpakaļ uz to baznīcu, un tie mani radinieki, kas tur ir apglabāti, viņi arī bija, tā kā vecticīgo reliģijā. Un es jūtos ļoti mierīgi, ļoti patīkami tajā baznīcā. Tā baznīca viņa tāda maza, mums vēl krāsniņa kurās. Tas mācītājs, kā mēs sākām baķuškā, viņš tāds foršu vārdu tādu sēdēja, mums runāja un tā. Un tas ļoti, ļoti patīkami tāda atmosfēra bija. Un pēc tam, es dabūju pieplāda to lomu, un tas bija, es atkal raudāju. Jā, un kad tagad iznāca trēlers Nelūgtiem viesiem 2, es atkal raudāju. Aiz laimes, pateicības un visu tā. Un tas tā kā bija, tā. Bet tā ēnas puse varbūt mazliet vairāk es viņu izjūtu, kad bija kā ekstra. Jo tie cilvēki, kas iet kā ekstras, ne visi iet ar tādu domu, esmu aktieris, es šeit strādāju. Citi aiziet, papildus nauda, šeit iečelošu bezmaksas ēdiens. Tas ir varbūt viens no iemesliem, kāpēc es vairs neesmu ekstra, jo esmu dzirdējusi no tiem crew, no tiem, kas strādā, viņi te jau ir atnākuši tikai bezmaksas ēdienu dēļ. Un es pie sevis domāju, bļāviens, kā tie citi cilvēki ir sabojājuši ekstru imidžu, masu skatu imidžu, jo viņi ir bijuši vīrieši gados ar, kā jau saucās, tie blašķīši, meteļos, viņi iedzer uz laukuma, un visādas tādas, pretīgas komentārus izteica par kādām sievietēm, es vienkārši aiz viņiem stāvot dzirdēju, man tas tā nepatika, tā attieksme, un tāpēc es izvēlējos vairāk nebūt īsti kā ekstra. Viens no iemesliem. Jūs tur negāju vienkārši pārēst. Jā. Es citreiz pat neēdu. No tā excitement, kas tur bija. Ok. Man baigi vairs nav ko piebilst. Varbūt mēģinot to tumšo pusi vēl apskatīt. Ja kāds tev pateiktu, ka viņš grib, tur kļūt aktieris, piemēram. Es nezinu,
vienalga, jā, maz bērns vai kā. Vai būtu kaut kas tāds, ko tu teikt, no kā vajag uzmanīt? Tā kā viss forši, jā, dari to, bet vai tu teikt uzmanies varbūt no tā un tā, vai nezinu, varbūt tas un tās, piemēram, nu kaut kādas lietas. Lai pievērst uzmanību. Jā, ir kaut kādas tādas lietas, ko tu teiktu. Nu, principā, jebkur, kur tu ej, pie svešiem cilvēkiem tev ir jāpievērš uzmanību. Jo filmēšanas laukums ir milzīgs, un tur ir visādi cilvēki, kas ir uz tā filmēšanas laukuma. Bet viņi nav slikti. Nu, varbūt, ja ir, es nezinu, tad viņi nedarīs stulbības uz savā darbā, jo viņiem tas darbs, manuprāt, nodrošina normālu naudas iztiks. Ja? Un režisori, kurus es zinu, pārsvarā visi bijuši ļoti normāli un sarunājuši un tā uzmanīties vai no kaut kādiem fake castingiem, kuri tu esi Instagramā, tev izmetās, gribi kļūt par modeli, atsūti mums ziņu, tā kā tas būtu tik vienkārši. Tu viņai nosūti ziņu, viņi ir tāds, nu tu būsi video čata modeli, tikai jāparunā ar cilvēkiem. Nē, tev, labi, jā, tu pārunās cilvēkiem, ja tu tikai runās ar cilvēkiem, tu pelnīsi vismazāk no visām modelēm. Un jā, bet tā, kaut kādi, nezinu, auguma parametri vai kaut kādi izskata parametri nav kaut kāds noteicošs. Nu, kaut kāds pēc, es nezinu, Holivudā ir tā, kad man tā liekas, ka, ja tu gribi dabūt filmas, tev ir jābūt kaut kādam tur tam ideālam augumam un tā tālāk, un tev jābūt ievēm tā tālāk, un, nezinu, Latvijā nav kaut kas tam līdzīgs, vai par to nav tā jāizdomājas. Tas ir atkarībā kāda filma un kāds projekts, loģiski, bet man patīk, ka pati kino pasaule, ne tikai Latvijā, bet visur sākusi virzīties vairākos virzienos, jo man arī nav tas standarta, tas izskats, man ir kuprīts uz deguna un tā, bet pasties Merilē Strīpai arī kuprīts uz deguna, un viņi ilgi nedabūja lomas, un ne visi aktieri ir vienādi, un jo vairāk viņi atver durvis priekš dažādākiem cilvēkiem, jo interesantāk tie projekti tad sanāks. Jo Latvijā arī redzami tādi aktieri filmās vai seriālos, nu, jebkur, kur tu izdomā paskatīties, kaut kas ar savu odziņu. Man liekas, ka katra cilvēka tā it kā nepilnība, tā tomēr ir tā cilvēka odziņa, kas parāda, ka viņš ir citādāks, bet tas nav slikti. Jo tagad jau tie standarti jau sāk mainīties nenormāli. Jo tā kā tas Big Whale, ka tam aktierim vajadzēja. The Whale vai Whale, Big Whale, kā viņš saucās? The Whale. The Whale, jā. Kā viņš pats taču pieņēma svarā, lai nofilmētos tur. Pats. Ne, tās nebija kaut kāds maskas uzliks vai kas, bet viņš pats pieņēma svarā. Varbūt Amerikā tas ir vairāk izteiktāks, ja pieņemsim tur, korpulentāka dāma ies uz tieši tievas meitenes lomu. Tad tur, ja būs kāds rupjāks, kas sēž tajā vietā ar viņiem, viņš viņai pateiks, tu nedari, jo tu esi korpulentāka. Bet ja viņa aizies uz kaut kādu tā kā Pitch Perfect, ir tā Rebena Wilsone, viņa arī kāda korpulenta aktrise, bet viņa tik forša, un viņa tā, jā, davai. Un viņa dabūja to lomu. Bet tu esi kaut kādu tādu iemeslu dēļ, piemēram, nedabūjis lomu, kad vienkārši... Neviens jau nesaka, kāpēc tu nedabūji lomas. Labi. Tu jau tikai pats vari sēdēt mājās un domāt, man nebija tur tas, nebija šitas un tā tālāk. Es vienkārši par to nedomāju. Bet tev nav bijis tas, kad man jābūt tādai un šitādai, tad es vairāk lomas dabūšu tev, tu par to tā neizdomāsi, ja? Esmu. Man liekas, ka katrs ir par to domājis. Un tas tev kaut kā arī ietekmēs? Man lai paraudu mājās un ne tālāk. Un tad es vienkārši samienos ar to domu, es tam projektam nederēju, es darēšu citam. Nenormāli jāadresē savs prāts, man tāds arī, kas ir pātāk, vienkārši visu laiku. Man bija tāda stulba pieredze, kad man arī gan kaut kas vēl man ik pa brīdim met casting kaut kādus projektus, kur mazs skatu vienā, kur aizēju nofilmējos, Robi, es zinu, ka tu tur ar aktieru mākslu nodarbojies, man tāds, sūta, varbūt kaut ko ieraudzīšu. Un tu vienā reizē kaut kur Facebookā bija, ķipā, māsu skati aģentūra kaut kāda meklējuma īsa auguma čaļus. Es domāju, ir ideāli, vai ne? Un tad ir apraksts augumā no 1,65 līdz 1,75 m. Man ir 1,60 m. Es domāju, blīn, es tā kā neiedros parametros pie īsa čaļa. Es arī komentāros ierakstīju, vai dari īsāks, man neviens neatbildēja. Bet es domāju, tikai, labi, gan jau man varbūt paņemt tā varēs, jo es esmu īsa auguma čalis, bet kā, es domāju, pēc tāda apraksta, tā kā, cik stulbi, tā kā, es esmu par īsu auguma čalim. Man būtu skaties mini.
Man tāds pagāja 175 ir īsts. Nu, labi, es neatceros precīzi tos ciparus. Varbūt tur nebija 75, varbūt 1,70 m. Pat tas nav īsts. Bet tur bija virs 1,60 m, kas ir man kaut kāds 64, 65, un man bija tāds, forši, kur man projekts nedarījos uz prīs īsākumu čalu. Tev pietrūks pār centimetrus. Nē, tas pagaru. Mani iedvesmoja tas stāsts, ka mana mamma, viņa kādreiz izmācījās par deju skolotāju kultūras koledžā, un viņa ļoti gribēja dejot šovos lielajos, bet viņa nepieņēma, jo viņai pietrūka 2 centimetri. Un tad viņa pārdzīvoja par to, un viņa pēkšņi uzrunāja viena vieta, kur tieši nevajadzēja tik garas sievietes, lai dejotu tādos lielos grandiozos šovos, un tas bija uz kuģiem. Jo tur tu nevari paņemt, tur kuģiem griezti zemi. Un tu paņem tās sievietes, viņiem var taču pielāgot tās augstspējas kurpes, lai viņas izstās vienādos garumos. Un tad viņi tika un piepildīja savu sapni un apturēja pus pasauli. Wow. Jā, un es par ko esmu sabēdājusies, ka es gribēju pieteikties kā modele uz fotosesijām, un man pieprasīja augumu uz fotosesijām. Kur tev nav? Kur man pietrūks centimetrus. Precīzi centimetri? Jā, esmu 1,69 m, viņam vajag no 1,70 m. Viņam tas 1 centimetrs ir tik ļoti no svāra, ka viņam tāds... Jā. Nu, jā. Es citreiz, kad esmu sūtījis pieteikumu pie viņiem, ierakstu 1,70 m. Čīta! Ko viņi man nāks un mērīs? Bet viņiem vajag, jo viņi tās fotosesiju modelis izmanto arī, uz mēles. Jā. Pareizi? Jā, man liekas, ka mēs pieņemsim. Uz tās skat, tā kā... Tā ir mēle, jā, tā ir mēle. Tā ir mēle, bet tas ir žargonu vārdā, man liekas tādā. Pofīgi, jā. Jā, te nav tā brīvā atmosfēra. Ka viņi tur arī tā iet un tā. Bet tas arī viss mainās, un es nevaru sagaidīt savu brīdi. Jā, tad tu uzskati, kad aizies zem tā, tas 1 centimetrs uz leju aizies. Un tad tu varēsi. Meklē no 1,69 m. Nē, ka viņi vairs tik ļoti nepievērst tam uzmanību, jo reāli Victoria's Secret tagad jau arī korpulentāks modelis pieņem, un garas īsas, un tur ar skaistiem tiem ādas tiem plankumiem, ar vasaršraibumiem, bez vasaršraibumiem, ar šķirbas starp zobiem, bez šķirbas starp zobiem, albīna meitenes, un, tāpēc, ka skaistums ir dažāds. Tas nav vairs viens princips. Lai gan daudzi pēc tā vēl dzīvo un domā un uzskata, bet tas mainās. Un kāpēc viņi tā dzīvo un domā un uzskata? Jo tas ir tas, ko viņi visur redz. Jā. Visās reklāmās, visiem plakātiem. Un tā mums zemapziņā tiek iedzīts, jā, tas ir skaistums standarts. Bet, ja man būtu nauda, lai kaut ko mainītu sevī, ne. Jo es zinu, ka ir aktrises, kas ir mainījušas degunus un dziedātājus un tā tālāk, es nemainītu. Tu mainītu matus. Tas ir tāds mazākais. Tas ir kā nagulaka nomainīt. Nē. Jā. Mati jau atav. Tur tā līdzi. Jā, bet tas ir laiks. Atpakaļ neizaugs. Labi, deguns, jā, bet nagulaka viņu ļoti ātri noņem matu. Tas tomēr laikietilpīgi. Pēc tam to, ko tu pati teici, blondus ir grūtāk dabūt no sarkaniem. Tas ir. Loģiski tu viņus pabojā krāsojot, bet ja tu to regulāri nedari un atļauj viņiem pēc tam ataugt, nav jau tik traki. Jā. Okay. Bet ja tas būtu reāli tāds riktīgi liels projekts, kur tur, nezinu, pusgadu no vietas jāfilmējas un ar sarkaniem matiem, why not? Lai gan Ariana Grande gan nodedzināja savus matus, kad viņa sāka krāsot sarkanus priekš kēta lomas. Pēc tam viņa lika parūkas. Bet tagad ir citi laiki, tagad vairāk rūpējās par matiem un ir tādas dabīgākas matu krāsas vai kopjošie līdzekļi un vispār. Tieši Janets tā grāmatā lasīja arī par Sam & Cat, un viņi tur bija iedeva tur kaut kādu arī backstory, bet kaut kādu, nezinu, backstage pass par to, kas un kā. Bet viņai tur bija vairāk savas kaut kādas, viņai bija naids pret Arianu Grande, es atceros, tāpēc, kad Janeta nāca no nabadzīgas ģimenes, Ariana nāca no bagātas ģimenes, un Ariana kļuva populāra dziedāšana, un viņa filmēšanas laikā varēja visādus cits projektus ņemt un braukt uz visu kaut kurien, un Janeta nevarēja, un Janeta bija tas labais bērns, laik bijis, lai ar viņu viegli strādāt, un tad viņai vispār visa dzīve likās negodīgi. Tā kā, kad reku bagātie bērni, viņi jau var visu darīt, bet reku es esmu nabagais un visu laiku cenšos būt parāk bērns, un man tāpat tā kā netiek. Bet, tagad saprotu, viņas ir selbušas, bet, katrā ziņā tur tas stāsts arī interesants bija. Jā, piemēram, bija viena epizode, kur Ariana netika, un viņa uztaisīja to epizodi, ka viņa ir iesprosot kaut kādā kastē, un ķipa viņa, tika iefilmēta, ka viņa ir tajā kastē, lai gan viņa realitātē turpat nebija, un viņa darīja savus projektus. Es zinu tādu storiju, bet
Bet kā es domāju, jā, mēs te nerunāsim ne par Džanetu, ne par Ariānu, ne par ko. Es domāju, mēs esam pietuvojušies noslēgumam un pietiekami daudz jau izrunājuši. Jā, pat Keisam pat nesmu. Es atcerējos vienu lietu. Droši. Tu prasīji par ēnu notikumiem Latvijā, bla. Karoči. Tā. Tad, kad es iekļuvu vienā projektā kā uz epizodisko lomu, es ierados tur, sasveicinājos ar režisoru un aizgāju izdarīt visas lietas, nofilmējos. Viņš man teica, ja tu izdarīsi labu darbu, tad mēs tev uzaicināsim vēl. Man tā teica. Man ir tāds, ok, labi, es izdarīju labu darbu, viņi man aicināja vēl, bet man, diemžēl, nebija laika tajā dienā, kad viņi filmēja. Viss kārtībā, ok. Pēc tam, pēc kaut kāda laiciņa mēneša vai pusmēnesis pat pagāja, man liekas, man atkal piedāvāja tajā pašā vietā to pašu lomu, bet ar citu tekstu. Man ir tāds, ok, labi, es piekrītu, es ierados tur un bija pēkšņi cits režisors. Un man ir tāds, ok, varbūt viņam kaut kas noticis, nav mana darīšana. Es noeju lejā un es dzirdu vārdus tā bišķiņi. Kaut kas tur aizbraucis, kaut kas notikās, nejauksimies, bla, bla, bla. Tas, ok, es pajautāju make-up māksliniecēm, kas noticis, kāpēc es esmu režisors, viņas tādas, mēs negribam tajā jaukties. Un tagad es nesaukšu nevienu vārdā, visi, kas zina, tas zina. Izrādās tā režisora, kurš bija pirmajā reizē, kas atbrauca, viņš norīkoja savā mājā ballīti un par godu tam, ka puses seriāls jau ir uzņemts. Ja? Un pēc tās ballītes pēkšņi viena 17-gadīga meitene sāka visiem stāstīt, ka viņš esot viņu iepliķējis pa dupsi un nobučojis viņa paša mājā. Un tāpēc viņš vairs nestrādā tajā projektā, tāpēc viņu nomelnoja līdz galam, bet neviens nevar saprast, kam tad ir taisnība. Viņš atnāca, atklājās Facebookā, viņš pastāstīja, ka viņš to nav darījis, kāpēc viņš tā darītu savas ģimenes mājās, viņam ir sieva, bērni, bla, bla, bla. Neviens nebija tam klāt, neviens nevar būt pat liecinieks, bet vienkārši iedomājies, es neesmu neviena pusē, tāpēc, ka man nav nejausmas, kas tur notikās. Viss, ko es izlasīju dzeltenajā presē. Viņš tagad, cik nabadzīgs, viņš jau visu ģimeni pārvācās uz Spāniju un strādā Spānijā savā jomā, režisē un tā tālāk, un pārdeva pilnīgi savu māju Latvijā. Un iedomājies, cik viens cilvēks, tā teikt, izjauca varbūt karjeru tam otram, tam režisoram. Un tā meitene, kas to stāstīja, apgalvoja, ka tas ir noticis, kā viņi tur pasūdzējās. Viņa pat nav nākusi klajā ne internetā, neko pilnībā. Es pat nav nejausmas. Ja viņi būtu nākusi klajā ar to internetā, tad varētu pateikt, ka viņi gribēja savu 5 minutes fame. Varbūt. Yeah. Bet ja viņi par to nav nākusi klajā internetā, tad varbūt tā bija taisnība. Bet neviens to nezina. Jo neviens tur nebija klāt. Un tas ir tas pats visstulbākais, ka neviens to nezina. Tā lieta vēl tiek izskatīta policijā, un nevienam nav nekāda pierādījuma pret nevienu. Ir tikai viņas vārds pret viņu. Vārds pret vārdu. Un tas ir tas nopietnākais, ko es zinu, kas noticis Latvijas kino. Ka viņš viņu uzpliķēja pat dibeni, ka viņa aizmiga viņam uz dīvānu un nobučoja zvaigzni. Tas izklausās ļoti dīvaini. Tas nopietni izklausās dīvaini. Jā. Un vēl kāpēc viņi vispār palika tur pa nakti, jo viņi sāka sūdzēties, ka tur viņai mājās slikti apstākļi, bla, 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 es varu palikt pie jums, bla, bla, bla. Un viņš kopā ar sievu izlēma, jā, kāpēc gan ne. That's it, folks. Es nevienam neļaušu spēlēt pie savas panākt mājas. Jo, kas tas ir dīvaini? Tā ir dīvaina situācija. Jā. Un tu grozies kā gribi, tu esi, kā vīrietim ir ļoti grūti šajā pasaulē tā grozīties, jo, diemžēl pārsvarā pēc statistikas vīrieši vairāk dara pāri sievietēm nekā otrādāk. Tāpēc visi pārsvarā notic arī sievietēm. Bet ir gadījumi, ja tev ir reāli pierādījumi, tad arī noticētu vīrietim, bet tas ir reti. Ļoti reti. Bet, principā, Latvijā sievietēm profesija droši, vai ne? Tā kā tur nav stresa baigi. Viņš, nezinu, iet par aktieru. Es neesmu daudz dzirdējusi lietas. Man ir droši. Jo es fiksēju, kādi man cilvēki ir apkārt, es domāju ar galvu, es nelietoju neko setēsot. Es visu laiku, es domāju par darbu, par neko citu.
Un, ja kāds grib ar mani runāt, nevis pat man netojās īstenībā. Asistents atnāk, vai ar producentu jāparunā, vai ar režisoru jāparunā. Tas ir pārsvarā visi kolēģi, aktieri paši, un viņiem ir arī vienalga. Viņi ir tur, lai strādātu. Un tev patīk vienkārši sēdēt, būt ar sevi, būt savā lomā tikai. Jā, jā, jo tad, kad viss tā būrs man notiek, un man bija tā, ka man piedāvāja manu telpu, un man bija tāds, man būs mana telpa. Un pie manis atnāca vēl, kad mēs filmējām Mainu, pie manis atnāk viens tāds foršs puisis, viņš tāds, varbūt tu gribi ūdeni, viņš tā, tu man atnes ūdeni, es negribu, paldies, viņš tā, varbūt teja kafijas, tā nepaldies, un es gāju un visu pati darīju, es jutos ļoti nērti kādam prasīt, lai man kaut ko atnes un tā, un man iedeva manu telpu, un man ir tāda lieta, ka man sveši cilvēku klātbūtnē nepatīk ēst. Jā. Jo es citreiz ādu kā maziņš rūksītis. Jo, ja tev nav tā kā, tev ir papīrs čīvis un tā plasmas dakšiņa, ko tu izdarīsi ar viņu? Tu liksi tu karbonātu virs un grauzīsi viņu, kā citādāk. Jā. Bet ja man ir tā kā, pieejami viss kā vajag, tad es varu paēst vēl, bet ja man ir jāsēž un klēpī jāturbļot, man nepatīk. Un tāpēc bija labi, ka man bija mana telpa, es noliku visu, man bija klusums. Un es sagatavojos, izgāju cauri tekstam, paskatījos Netflixu, varbūt bišķiņ pēc filmēšanās, kad gaidīju savu transportu, un paēdu, un tā kā es paēdu, es varēju atstāt vēl to porciju, jo es neapēdu viņu visu no stresa, un atnācu atpakaļ, apēdu līdz galam, neviens nebija viņa aizticis, un tā bija man telpa un viss. Es tikai, man arī bija tāda sajūta, ka man vajag savu telpu, kad es sagatavojos. Kad es vienkārši varu pasēdēt un vienkārši pabūt ar sevi. Un tad es tajā brīdī tieši mēģinu iet tēlā iekšā. Man nav bijuši daudz tādas situācijas, bet man patīk, tas ir iet tēlā iekšā un pastrādāt ar sevi un tā tālāk. Kas man likās interesanti, ātri piebilst tas, ko tu saki par savu telpu. Man bija tā, kad es biju mazais princis, kas man bija pirmā lielā loma teātrī, tad man bija jābrauc uz Vērku bazāru. Tur bija frizētāva un tur bija režisāra kaut kāds, tur viņa privātā, ne viņa privātā, bet kaut kāda viņa friziera tur ir, vai ne? Un es tajā laikā tikos tāds, jā, ok. Un es tikai te frizētā vai iekšā, man bija pieraksts uz 7 tur tā. Mazais princis, jā. Jā, sēdēties jūs Sarkanais maklājs. Reka dīvāns jūs frizēra attāks un tā, un tas, ka labi, jāstika apsēž, te kafijas, nebūs labi. Es nezinu, 5 minūtes, 10 tur ienāk tā, tur, meitene, ko. Jūs esat mazais princis, jā, te kafijas, nē, labi, iesim, mazgāt macu, aiziet no mazgāt kaut ko izdara režisors, tagad ierodas, jā. Tagad es tur sēžu, man frizēt, režisors tā baigi domāks, kaut ko baigs. Nē, viņš tā nepatīk. Atkal domāju, mazgāt matus, pa jaunu kaut ko taisu, mēs tikai, ok. Tu tur sēdēji. Jā, un ik brīdi tikai, te, kafija, kaut ko padzērt. Man ir tā, ka es esmu ļoti pieklājīgs, tā kā man nepatīk no cilvēkiem daudz prasīt. Nē, būs fēni, maksimums uz ūdeni paprasīt. Jo es tiešām tēst kafijas arī maz dzīvē dzeru. Tas nav tā, ka tur tā kā, varbūt vēl baigi negribu ņemt, vai gan kaut kādā mērā, jā, bet man būtu tāds maksimāls, labi, jā, ūdeni var. Jā, tas bija tāds, wow, un pēc tam tu pēc tam brauc mājās no Rīgas, tāds, jā, tas bija krūti. Tāds, boom. Baigas superstars, zini. Es vienkārši vienmēr zinu, ja es piekritīšu tai tējai un kafijai, es vairāk skrēdīšu stolti, mums būs mazāk laika darīt lietas. Jā, that's also true. Mums bija viens aktieris uz seta, kas vienkārši visu laiku atteicās no kafijas. Viņš teica, nepiedāvājiet man kafiju, skriešu stūli pataisno. Jā, es domāju, šādas patīkamas pozitīvas nots. Mēs varam arī noslēgt šo epizodu, varbūt pēdējie vārdi tādi. Atkal to ar tiem pēdējiem vārdiem. Viņš šito vienmēr saka kādi pēdējie vārdi. Kādi pēdējie? Lenny last word. Pēdējie vārdi šai sērijai. Jā, nezinu, kas neesmu noslēdzoši. Secinājumi. Domas. Sērijas noslēdzošā doma. Jā, nevis pēdējie vārdi. Tas klausās tik dīvaini. Es domāju, mēs varētu nākamgad, cerams, satikties atkal šeit, un mēs varētu parunāt vairāk par nelūgtiem viesiem. Jā. Podkāsts Radars. Kad visi būs atkrīšies. Okay. Jā, mēs tad varētu parunāt par to, paņemt arī kaut kādu keisu. Tā vairāk, jo tagad te vairāk bija tā, jā.
vispārīgi interviju. Bet tur nelūgtajiem viesiem. Man tā kā viens mērķis piepildījās, es dabūju aktrisi no seriāla. Viens, kas man ir, ko es varu pateikt, skaļi, kas, es diez vai tas notiks, bet kas būtu, man liekas, nenormāli krūti, ja nelūgtajos viesos būtu kaut kāds referents uz radaru patiesībā. Jo, zin kā, tas tā kā detektīvs seriāls, un man liekas, mēs esam trūkrējums vai ne, un tā kā tas iet kopā. Un es nezinu, vai tur fonā, vai tur kaut kāds, mēs tur no podkāstu radars, mēs tur pat to gribam. Un tad detektīvi tādi, mēs dzirdējām tajā podkāstu radars, viņi runāja, ka šī tādas lietas ir iespējamas. Jā, vai mēs tur kaut kādu, kā sauc galvenajā lomā, nevis Daugaviņš, bet tas otrs čalis, kurš ir galvenajā lomā, Niklāvs Kurtnieks, kad Niklāvu, ka mēs tur intervējam, piemēram. Man liekas, tas būtu tik nenormāli krūta, man liekas, bet tas ir tāds, man liekas, sapnis, ko es varu sapņot, bet diez vai. Varbūt, var jā, es nezinu. Afirmācijas enerģiju. Jā, viņš nē, tad Daugaviņa taču. Vai viens vai otrs, jā. Mēs arī... Jau negribu šautot. Mēs arī tā... Negribi mūs noreklamēt. Vienkārši for no reason. Vai nē, mēs jums ūdeni varam piedāvāt. Teja, kafija. Un kruta saules brilles tikai šeit uz vietas, bet ne uz mājām ņemamas. Tas ir... Teja, kafija. Vēl kaut kas vai varbūt kādu no gandrīz vecpuisa vai? Kas bija gandrīz vecpuisa? Filma būs februārī. Februārī. Būs jānāk. Ja būsi Latvijā. Tu tur esi, jā? Jā, ja būsi. Tu taču esi Latvijā. Jā, es Rīgā dzīvoju. Būs jānāk pirmizrādē. Ok, noted. Jā, tad radars būs pirmizrādē. Diez vai, bet mums pietiks ar montu. Es vismaz varēšu būt. Tu vēl nepaspēsi, man liekas. Bet... Jā. Ok, labi. Tad, ja nav kopīgi. Ideāli, viss pateikts. Tad es teikšu tā, paldies par klausīšanos. Mums atkal sanāca garā epizode, garā intervija. Mums patīk runāt. ja neesat pamanījuši. Ja neesat pamanījuši. Jā, bet paldies, ka klausījāties. Paldies, ka skatījāties, ja jūs skatījāties. Un paldies, Monti, ka tu šodien biji ar mums, kad mēs te varējām noķept tavā milzīgajā, sarežģītajā grafikā starp tavām filmām un seriāliem, un starp tavu Netflix un starp tavu HBO. Starp Teju, kafiju. Paldies, ka uzaicināji. Un tad jau tiekamies nākušais sērijās, Monti redzēsim visādos projektos, nākušais projektos jaunajā Harryā Potterā un tā tālāk. Love you, sir. Expensive petroleum. Paldies, ka klausījāties. Tiekamies jau nākošajā sērijā. Čau. Jā, bye. Bye. Bum. Bam.